Šostākā ieraksta epizodes, kas fucking bijusi, bļaļ, drausmīgi. Yes LV tavs intīmpreču veikals ar plašu sortimenta klāstu. Šoreiz mūsu sponsors ir iedevis šādu te mitrinošo smērvielu Yes for Love. Viņai hialuronskābe un alvei, un viņa ir perfekti piemērota jūtīgai ādai. Tad mums vēl ir klidoru stimulators Satisfyer Pro Next Generation Pingvīns. 11 intensitātes līmeņi, gaisa iesūkšanas tehnoloģija, ergonomisks dizains, izgatavots no medicīniskā silikona. Un, protams, kārtas Kama Sutra no JSLV. Izmanto kodu pāļu bazars, pala bazars un saņem 20% atlaidi. Paldies mūsu šovu sponsoriem. Beef jerky ir žāvētas, karsti kūpināts lielopu gaļas uzkodas, kuras galvenā sastāvdaļa ir lielopu šķiņķis ar augstu proteīnu saturu. Mūsu šīs dienas viešņi pilnīgi noteikti ir viena no šī brīža aktuālākajām dāmām sabiedrībā, kur noteikti es redzējis vadot tādas šovus kā Virtuve bez kāposta. Viņa uzvarēja Balss maskā 4. sezonu zem lapsas maskas. Viņa ir redzama TV3 pielaiko profesiju, TV4 sarunu šovu runājam un nu pat GO3 skatāmo Ekvadoru pa ekvatoru. Un tetā vēl arī. Ko vēl? Un tetā vēl iedu. Un tetā vēl ir. Un, protams, briesmīgajos stāstiņos. Viņi ir arī noteikti vadījusi kādu tavu pasākumu un sadziedājusies ar Justu zem pseidonīmu Tikaša Sakam. Viņi ir forši, viņi ir sirsnīgi, viņi ir jautri, viņi ir visur, viņi ir nācija garkalni. Čau. Kura manē kameras? Tā būs tavējā. Pirmkārt, milzīgs paldies, ka tu izbrīvēji laiku. Mums bija ļoti grūti saskaņot tos datums. Es saprotu, ka tevi zapāre. Visi tevi rauj uz visām pusēm, vai ne? Un es tevi gribēju pāļu bazarā jau rīktīgi ilgu laiku. Es tev biju rakstījis jau pirms vairākiem mēnešiem. Bet arī es pirms tam tev biju gribējis. Bet man liekas, kurš būs tas īstais mirklis, un kaut kā tagad, īpaši, kad tu iznāc Ekvadoru, man likās viss sakarīgākais ir tagad uz Ziemassvētkiem, tu atnākat. Kaut kā tā. Kā tev iet šobrīd? Īstenībā tieši tā, kā tu arī pats stāsti, ka ir ļoti daudz visu kaut ko darīt, un īstenībā ritīgais overloads un ritīgais izdegums, un ritīgi knapi mēs šito atradām. Un es jau šodien, es reāli jau rokas pulsu liku. Man bija tāds, ka Dievs, varbūt tām Jānis varētu man uzrakstīt, ka viņš šodien pārceļam, kā atkal pārceļam, bet jā, tas diemžēl nepiepildījās, un tad neko, migrēnām te diemžēl, tu esi šeit. Diemžēl esmu šeit, jā, bet es ceru, ka kaut kā iesildīsimies. Tu esi ar alkoholu, tu vai jūs? Jā. Es sākumā domāju, ka man atbildēt šito jautājumu, jo patiesībā, es esmu no Kuldīgas. Kuldīgas, jā. Un kaut kāda, nezinu, tas kaut kāds tas dzīves stils asinīs ir, un tad es teiktu, ka iepriekš es biju uz tu, un tā forši mēs tur padraudzējamies. Vienkārši kaifa pa dzīvi un viss kārtībā. Bet tagad kaut kādā pēdējā laikā, es teiktu jūs un pat vēl tālāk. Labi, tad prieks tev šeit redzēt, prieks par satikšanos. Jā, super, Iesildīsimies tā maigi un tad sāksies. Kas ir šis, ko mēs tagad garšojam? Tas ir džins, zemeņu un laims. Mūsu pirmais dzēriens ir Kopparberg Gin and Lemonade. Zemeņu un laimu džina kokteils ar atsvaidzinošu limonādi, kas piedāvā tropisku garšas kombināciju, apvienojot sulīgus augļus un dzirkstošu atsvaidzinājumu. Šis produkts ir daļa no Kopparberg branda, kas ir plaši pazīstams ar savu augļu sidru un dzirkstošo dzērienu ražošanu. Nav slikts patiesībā. Es parasti esmu skeptisks uz tiem džina kokteļiem. Es gan vairāk pa vienu nevarētu, super salds. Salds? Man viņš liekas rūgts. Pagaid, vēl vienreiz jāpņem. Jā, es tik vienkārši iedzēru, gribu vēlreiz pagaršoju. Ok. Tātad, pat no šodienas tieši mēs šo filmējam 12. decembrī. Vakardien bija prezentācijas pasākums. Beidzot, GO3 gaisā ir Ekvadoru pa ekvatoru. Kā tevi uzrunāja visam šim pasākumam, kā tu piekriti un kāds tavs rezumē par to? Jā, patiesībā stāsts, kā man uzrunāja, kā es tam visam piekrītu, ir
ātrs un vienkāršs. Un smieklīgs, es gribēju teikt, savā skrējumā, kā jau saka, kaut kur skrienu, ja, kā jau zinām, stāv šitie mašīnas Tajankā. Gaidu pie veikala un jau domāju, kurš tālāk braukšu. Rītīgais tur bārdas galvā zvan man ājus. Man uzreiz tāds, ko tas vispār grib, ka mēs taču zvanīšam parasti nekad nezvanu. Nu labi, es pacēju viņam tāds, čau. Jā, tikko no sievas izšķīties, ājus tev raksta. Pat esmu, jā, mums jau tajā Ekvadorā, protams, bija medus mēnesis, ha. Bet, jā, un es paceļu telefonu un man ir tāds, jā, halo, viņš tur stāsta kaut ko tur. Mums tu gribi nākt pievienoties, mums tur ekspedīcija, un man tāds aizziņ, kas ir, jā, man šitas interesē, un es vispār baigi neklausos, kurš klausās Aivī, ko viņš saka. Čau, Aivi. Mums bija ar viņu pārēc bazars tieši pirms 2 mēnešiem, nenormāli labi cipari, tur viss skaisti. Super forši. Nu, lūk, viņš man zvana, un es, jā, davai, nu, zini, kāpēc ne, jau var jā. Un saku, atsūti man e-pastā kaut ko, nu, sīkāk info, es tagad baigi nevaru klausīties, izklausās interesanti, kaut kur tur aizbraukt, papilmēties, kaut ko pastaigāt, jā, labi ir. Viņš man atsūta, protams, viņš man pēc tam, pēc kāda laika atkal tā kā raksta, nu, ko tu izdomāji, man tāds, jā, nu, viņam tāds, un es viņam sāku prasīt jautājumus, kas acīm redzot, liecina par to, ka es neesmu vispār atvērusi vaļā to, ko viņš bija sūtījis. Viņam tāds, tu vispār to brīfi izlasīji to, ko, nu, es tev aizsūtīju. Man bija tāds, fuck, es neizlasīju. Ātri tikai ņēmu, ātri scrollēju, un tāds, smuks bildīs, tur smuki kalniņi, smuki koki. Sigulda gan jau, jā. Jā, un tāds, jā, labi, ir, nu, tu redzēju, jā, bildēs ilgs iekšā, ka tur cilvēka pistolēm stāv, man bija tāds, nu, labi, pistolēm, un tad es jau tur sāku kaut ko tur pameklēt, jā, tur ir draudīgi un briesmīgi, un vispār Ekvadora viena no top valstīm, kurām vispār nekādā gadījumā tieši tajā momentā nevar braukt. Un neies, saka, jā, bet tad man bija tāds, zini, dzīvoju jau vienreiz, jau kā saka, un tā. Un jā, un tad es piekritu, bet es piekritu absolūti tam, ko es vispār, nesapratu tajā momentā, kam es piekritu. Man bija nojausma, bet tā kā izrādās beigās, ka mums nevienam nebija nojausma, arī par šiem organizatoriem nebija nojausma, kam viņi ir piekrituši, ko viņi vispār ir izveidojuši un ko viņi ir uztaisījuši. Uz papīra tas citādāk. Jā, pirmkārt, tas papīra citādāk, otrkārt tas, ka tur pa tiem džungļiem, kur mēs tur vazājāmies, ja tā var teikt, vazājāmies, izdzīvojām, centāmies dzīvot. Tur jau nav nekāda signāla, viņi tur tie paši džumanži, ka vienkārši savu rācijām sazinās, kur tu tur esi. Un līdz ar to, cik tu internetā pa to var atrast kaut ko, bišķi, uzrakstīts kaut kā, kuram tur nav bijis slinkums, uzrakstīt 3 teikumus. Jā, mums mēs maucam, kaut kas tāds līdzīgs. Jā, neviens nesaņēma un nesagaidīja no mums, pat tiem, kas to veidoja, nesaņēma. Kas bija visgrūtākais tajā visā? Tā kā tikt augšā tajā kalnā, vai ir tas psiholoģiskais visu laiku? Jo tagad pirmajā epizodē jūs iepazīsties ar vidi, jūs aizbraucāt tikko pie tiem superrišu cilvēkiem. Es skatījos, tā kā jūs piezmējāties, tas bija īpaši. Kur mēs aizbraucām? Pie tiem bagātā čūka kaut kādi, kuram tur kaut kādi tie uzņēmumi piederēja. Jā. Man ir atmiņas zudums, man tiešām ir. Nē, par to mēs varēsim parunāt, pēc tam, jo tā ir baigi interesantā lieta, kā es nezinu, var teikt demens, bet atmiņas zudums taču ir, bet jā, stāstām. Kroč, un jūs piesēdāties, un tur uzreiz viss skaisti izskaidro, ka būtībā valstī valda bandas. Un tu pa to zināji, kāda tev, vai tu nejūties nedroši, nosēžoties, ka sieviete tev var nolaupīt, īpaši tevi, jo tu noteikti esi vērtīgākā no visas tās grupas, tā kā pat tavu vislielākais. Money. Jā, honors. Jā, šis labs jautājums, jo īstenībā. Kā bija būt sievietei starp 5 čuvakiem tik ļoti nedrošā vietā? Patiesībā, tad, kad mēs uz turiem braucām, mani ritīgi sabaidīja. Tur ASO tur ritīgi meta iekšā grupu čatos ar ziņas. Tas un tas nedrīkst rādīt šitādu signālu, nedrīkst rādīt šitādu signālu. Neko tu tur nedrīkst rādīt. Vienkārši stāv klusi, savāc savus gradzenus vispār un nevicinies savām rokām. Cik tas ir bīstam, cik tas ir traki. Un tad man vēl tur draugi rakstīja, kas tur tikko Meksikā bija gandrīz viņas tur nošāva, ka tur šausums ir un tā tālāk atņem pasi. Man kaut kā, protams, es biju sabaidīta par to, bet aizbraucot uz turieni pirmā diena, kad mēs izkāpām ārā vispār pilsētā, man bija tāds, kad es jūtos neomulīgi, un tur bija tumšs, bija nakts, un tieši kaut kā tur čalīši tur kapucēs iet, un kaut ko tā kā pastāst, un es tā kā jau pieraujos pie saviem večiem klāt, vienkārši nērt, jo tu esi sabaidīts. Un visur ziņās raksta, ak, Dievs, man pat sveiciens Lauriksam Reiniksam, mums bija viena filmēšana kopā, viņš man nāca klāt, viņam tāds,
Tas normāli. Man tā kāpēc. Tu zini, kur tu brauc? Man arī Tas bija pirms tam, vai ne? Jā, pirms mēs braucām. Man arī piedāvās uzreiz kategorijas pateikt. Mēs Mīļā to ar Lauru meitene, Reini jā, tu vispār zini. braukt, tripā. Ja es vispār zinu, uz kuriem tu brauc, es zinu, ka tajā valstī noteikti viņš man vienkārši ņem telefonu un šitā bakstu rāda. Man tāds, nu labi, nu es jau pateicu, jā, viss. Lūk, un tagad mēs izkāpju ārā, ir nērti, bet zini, varbūt tā mēs tiešām patrāpījāmies tādās vietās, kur nav tik traki, jo es nezinu, gan tur džungļos, gan pilsētā, pieņemsim pilsētā, tur visur mēnīt apkārt. Līdz ar to, tev ir tā drošība kaut kāda, viņi tiešām ir tur daudz, uz katru stūri gandrīz stāv. Bet kaut kā man pēc tam viss pilnīgi otrādāk pagriezās, un es tur ritīgi ērti sajūtos kā mājās. Laikam ir tas atšķirībā, uz ko tu koncentrējies, vai ne? Otrakārt, tas, ka kamēr tu saošņājies tur ar visiem, pirmais, tu nezini, tu esi svešā vidē, kur tev pilna galva sastāstīt ar visu kaut ko ir, tas ir viens. Bet tad, kad tu tur esi īstenībā un padzīvo tur kaut nedēļu, divas, tu esi appošņājies ar visiem. Tu saproti, kur drīkst skatīties, kur nedrīkst, kam acīs drīkst skatīties, kam nedrīkst, ko tur. Beigās jutos ļoti droši, un mēs pat reāli paši gājām tur kaut ko patusēties, bet gan, ka mēs gājām ar akšu tusēt ārā, mēs ņēmām pats nazīši. Jā, katram gadījumam. Aivis teica, ka viņam bija nazis militārais visu laiku līdzi. Mums bija nazīts, jā, un tagad bija jau vispār jau, ka mēs tur esam. Es ar to vidi esmu jau tik ļoti apradus, un mēs varam, ja tu gribēsi parunāt par to mentālo, un kā es nomiru un atdzīvoju, esmu piedzimu jaunā. Par ajavasku? Nē, gan ne par to, bet par emocionālo tādu mentālo. Pasaka tagad. Atbrauc. Jā, tu līdz ātri pabeigšot, ne? Tu man izcīt no domas ārā. Pados man ārlūs to es ieliešu sev vēl. Tu vari padzerties apsakam. Jā. Lūk, un tad, kad tu esi tik ļoti iedzīvojies tajā vidē, es varu runāt tagad, jā? Jā, runā. Droši. Es visu laiku klausos, tu runā, tu padzeries, atpūties. Nē, atpūties, droši. Bija tagad pēdējā tā pilsētiņa Montanita, kurā mēs palikām, un tā jau bija uzvaras pilsēta. Tad, kad mēs esam izdzīvojuši un aizbraucam nosvinēt to mūsējo uzvaru, tajā pilsētā 2 nedēļu atpakaļ izvaroja 9 vai 10 meitenes. Tā ir maziņa pilsētiņa. Tik iepriecinoša statistika. Jā, un kā tev liekas, kurš gribēja viens pats iet tusēties panākt ārā? Hello, it's me. Tas it kā tev nebūtu vispār filtrs izdzīvošanas, tev viņš būtu atslēgts. Es jau biju nomirusi. Tev Dieviņš neiedalīja izdzīvošanas filtru, tā kā pašsaglabāšanās instinkts. Jā, tu redz, būs, tas, ko tu saki, būs iespēja tev nomirt, jā, super forša. Lūk, un kaut kā, tad, kad tu sadraudzējies ar tiem vietējiem, es nezinu, vai man tiešām nav kaut kāds šitas filtrs uz to, kas ir... Nē, kaut gan, zini, tev intuīcija iekšā ir. Un tad, kad es biju tajos cilvēkos, viss man bija pametuši. Es pateicu, ejiet prom, ejiet mājās, es palikšu nevienu patu un tusēšos, un es sarunāju ar viņiem. Jā. Es pajautāju vēl Aimam, es drīkstu tā kā palikt, esmu atradusi jaunus draugus. un es gan esmu svešā vietā, un es nezinu, kur mēs esam, bet viņi man solīja, ka viņi man aizvedīs mājās. Jā, vibes bija labs, jā. Tas izklausās tik slikti. Tas izklausās ļoti slikti, izklausās briesmīgi. Nē, tas bija ar meitenēm. Bet zini, tev strādā intuīcija. Jā, diezgan labi. Jā, un tev viņi kaut kā pasaka par to, ka šeit būs auzas, vai arī, ka šis ir safe. Jā. Un tas visu vakaru pavadījis ar cilvēkiem, un esmu, ar tām meitenēm. Mēs esam sadraudzējušās un ko. Un, jā, protams, ka meitenes arī var strādāt un piepalīdzēt, zinu, tur nopārdot tev vai kaut ko tādu. Jā, var būt tāds schēmas, bet man kaut kas iekšā teica, kad ir safe, kad ir droši. Un es ar viņām sarunāju, jo tāpēc, ka viņi gribēja, protams, kā jau normāli cilvēki doties mājās. Man bija tāds, ak, Dievs, es gribu nosvinēt šo, ka mēs esam izdzīvojuši. Un man tas bija liels notikums, tas tā vulkāna uzkāpšana un jāda vispār to, ko mēs tur piedzīvojam. Es gribu tur palikt. Jā. Un es sarunāju ar Aivu, vai daram tā, ka es palieku, man apsola, ka man aizvedīs mājās, un tas nebija baigi tālu, kur mēs palikām. Tā bija baigais risks, ko tu paņēmi. Bet es rītīgi, man tas viss klubs bija vienkārši manējais, un bija, hei, jau nezinu, tā kā viss savējie ir. Un es tiešām jūtos ļoti droši, un sarunājām, un tagad mēs aizējam, un es tur palieku, un viss ir baigi labi, un tas nebeidzās tik labi, jo pēc stundas atgriezās Aiva onkulis. Man nešklāpnīgi. Aiz auss aizzoku mājās, jā?
Jā, un, protams, ka tas Nu, bet bija iespējams, bēdīgi. tas ir tikai Nē, labi. bet es absolūti kā nepārmetu. Mēs pēc tam to, protams, tur bija starp mums tāds minīšu skandāls, to nevarēs redzēt, tas ir aizkadru materiāls. To varēs redzēt aizkadros. Šeit to varēs dzirdēt. Bet nē, pilnīgi vietā, tā kā pilnīgi vietā, absolūti. Tu jūti, kad bija pelnījusies? Nē, pat nepelnījis, vienkārši arī, tur jau nebija neko nepelnīt. Mēs bijām sarunājuši. Un viņš pārmainīja savas domas un atnāca un pakaļ. Kāpēc cilvēkiem vajadzētu skatīties šo te doķeri? Jā. Kāpēc vajadzētu skatīties? Kāpēc vispār kaut ko vajadzētu skatīties? Pirmkārt, jau entertainments, otrkārt, cilvēkiem patīk droši vien skatīties, kā citi cieši. No savas siltā, ērtā, omulīgā dīvāna. Jā, cik tev labi vienkārši skaties, kā cilvēki vienkārši asiņo tur un mocās. Un es nezinu, es nereti esmu arī par to domājis, kāpēc mums cilvēkiem patīk kaut ko tādu skatīties. Kas tur ir? Tad mēs varam justies labāk par sevi. Ne? Iespējams. Vai arī mēs tādā veidā no kaut kādas drošas vidas pārdzīvojam kopā ar, teiksim, tevi un Aivi kaut kādu to stāstu. Mēs dabūjam mazu daļu tos emocijas, kas jums bija. Varbūt. Jā, tas ir viens, ka mēs pārdzīvojam, bet man liekas, ka tur ir vēl kaut kas, kāpēc mums patīk skatīties, kā citi cieši. Vai kaut kāds tur, es nezinu, tu nesi... Jo mēs esam sadistiski. Es tiešām nezinu, jo es nedomāju, ka mēs esam ļauni, noteikti ne, un ka mums kaut kāds ļaunums iekšā arī ne. Bet kaut kas tur ir, es nezinu, kaut kas mūs aizrauj skatīties, teiksim tā, kā cilvēki mokās. Labi, tādā gadījumā šobrīd GO3 jau var skatīties pirmo epizodu, tā kā šī sērija iznāks, iespējams jau būs otrā epizode, vēl nevar pateikt, kuru dienu, un skatieties GO3 Ekvadoru pa Ekvadoru. Ekvadoru pa Ekvadoru, bet, protams, šis viss ir kā jau pa jokam, tas, var runāt tālāk. Tas miķīts. Es varu runāt tālāk? Jā, var runāt tālāk. Tas, protams, tās mokas, tur katrs varam pats pēc savas padomāt, kāpēc mēs tādu saturu skatāmies, bet, man liekas, galvenokārt jau pirmkārt interesanti, otrkārt izglītojoši mēs varam pastīties, kādas formas ir tajā zemes pusē un kā mēs varam šo stāstu nodot šeit Latvijā, un treškārt mūsu iemīļot cilvēki, kas esam mēs, kas tur piedalījāmies visi, paskatīties, kā mums tur ir gājis. Izzinoši, un es domāju, ka pasvītrot ar lielu pasvītrojienu, iedvesmojoši, motivējoši. Jā, jo man liekas, mūsēji latvieši, tas, ko mēs tur izdarījām, mēs gan runājam paši savā starpā, gan es vēl mēģināju kaut kur citur atrast. Kāds, ja jūs zinat, iekomentējiet. Bet man liekas, ka mēs esam vienīgie, kas kaut ko tādu ir izdarījuši un atbraucām atpakaļ uz Latviju kā leģendas. Es nezinu nevienu cilvēku, īpaši, runāju tieši par mani, meitene, 25 vai 26. Kāds tev bija? Kāds bija? Zem 30, jā. Kura sasniegusi vulkānam, jau man ir jāsaka vienam no augstākajiem vulkāniem pasaulē, bet statistika saka to, ka tas ir augstākais aktīvais vulkāns pasaulē. Ko es dzirdēju, bet kaut kur redzēju kādā komentārā, kur kaut kāds džekiņš sacepās par šo te formulējumu. Formulējumu, kāpēc? Jā, jo, pēc tā, cik es esmu lasījusi, tas ir augstākais aktīvais, nevis augstākais vulkāns pasaulē, bet aktīvais, jo ir aktīvais un neaktīvie. Aktīvie un neaktīvie vulkāni. Viņš vēl aizvien kotējās kā aktīvais vulkāns. Viņš ir augstākais vulkāns, nevis mountains vai kas tur, jā. Protams, ir augstāks virsotnes. Un kas ir vēl jāpasvītro, cilvēki bieži vien šo faktu nezin, ka ir augstāk tie vulkāni, bet viņi neatrodas uz ekvatora līnijas. Kotapaksī vulkāns ir uz ekvatora līnijas, līdz ar to viņš ir tuvāk, teiksim tā, tuvāk Saulē, ja mēra. Ja skaties, ja tu tici, kam tu tici, vai kad pasaule ir apaļa, pilnīgi bumba, vai čut ovēla minimāli. Vai arī flat earth. Tad pēc teorijas, ja pasaule ir, tiem, kas tic, tas, par to raksta, vai ne? Ja ir nedaudz ieplakana, un viņš tieši atrodas uz ekvatora smailes, tad viņš sanāk augstāks. Ja mēra no zemes kodola. Tas pats saproti, jā. Jā, no kodola. Priekā to. Tā kā nākamo ņem. Ops. Tā, kas ir šis? Priekā, tas ir arī gin tonics long drinks. Mūsu otrais dzēriens ir Johan Freitag Gin & Herbs. Lielisks papildinājums kokteļu segmentā džina kvalitatīvā un īpašā garša apvienot ar timjānu, majorānu, estragonu, kvasijas, egļuskuju un citronu ekstraktiem. Kokteļu sastāvā īsts skandināvu džins Johan Freitag. Pircēju iecienīts ar izcilu augstākās kvalitātes garšu. Mazliet tev jāiesilda, jāsagatavo.
Gribi dzirdēt par to atmiņu zudumu, vai tev Jā, jau pastāst apnika? man to atmiņas zudumu, pēc tam es gribu parunāt par briesmīgiem stāstiem. bišķiņ. Jā, šitā baigi interesantā lieta, ko patīk viņu pastāstīt, jo, man liekas, tā nav tāda ordināra pieredze, ko baigi daudz pieredze. Respektīvi, es atbraucu atpakaļ, man bija atmiņas zudums, es neatcerējos baigi neko, kas ir šeit. Kaut kā izbloķēja atmiņas Es laikam? pateikšu, ko es izdarīju. Tā tāda bagiņš lieta, bet ļoti arī slidena. Jā. Es atbraucu šeit, savus draugus neatcerējos, es sevi neatcerējos, man bija panikas. Jā, es tā kā pat savu boyfu neatcerējos, kas viņš ir. Jā, es neatcerējos savus mīļos cilvēkus, kas bija Tas ļoti... ir kā? Tu skaties, un tev tāds, kas tas tāds ir. Tā kā Jā. tu nezini, tev nav viņš vairāk. Bet, nu jā, tātad, kā tas nonāca līdz šim, ir tas, ka tad, kad es braucu uz turieni, es Latvijā te Ļotenē vai jau kaut kur pusceļā Ļotenē, lidostā sapratu to, ka būs baigi smagais, un šis būs smagais, un kaut kā ir no Latvijas Nansijas viņi jānoliek kaut kur malā, un jānāk citai Nansijai, kas tagad ies un cīnīsies. Tā kā tu sev mindsetu kompītī salies, tev vienkārši pamu, tagad cita jau atkal. Ne jau tu tur raksturā vai ko cits, bet tev vienkārši cits mindsets. Un vienkārši tajā momentā, kad tur, ko mēs dzīvojam, bija tik nenormāli grūti, es to Nansi, kas bija Latvijā, es viņu pilnīgi... Viņi nevarētu to sagramot, vai ne? Nevis viņi nevarētu sagramot, bet man bija ļoti grūti nest 2 dzīves tur līdzi. Es nevarēju kāpt tur un cīnīties par savu izdzīvošanu. Un viņi vienkārši, es esmu tikai tur, esmu tā Nanse, esmu ar šiem cilvēkiem, ar šo ģimeni, kas man ir tur un vietas, un tas, kas man ir Latvijā, man nav laika domāt. Es vispār visu to mēnesi biju pilnīgi bez absolūti nekādiem kontaktiem ar Latviju. Ar nevienu nerunāju, ne ar savu ģimeni nerunāju, ne ar saviem tuvākiem nerunāju. Tikai, principā, kur man bija ļoti baigi reti internets, vienkārši kaut ko ieliku iekšā un izgāju ārā, pat nekādas storijas. Pilnīgi nula. Līdz ar to man Latvijas smaguma sajūta smadzenēs nebija. Jo to, kas bija jānes tur, es vienkārši baigi grūti būtu panest 2 dzīves līdzi, vēl domāt, kā jums te iet, un vēl kaut ko. Nē, viss ir pilnīgi izdzēsts. Un to mēnesi, kad tu esi pilnīgi izdzēsis, šeit tā Latvijā Nansi, viņa bija vienkārši uz pauzes uzlikt, iesaldēt, viņa kaut kur šitā palikusi bija. Standby režīma. Jā, vienkārši kaut kur šāda stāvē to mēnesi, un viņa neeksistēja. Un tad tur jau piedzim citu, un ja man tajā laikā Ekvadorā pajautātu, no kurienes es esmu, es teiktu, esmu no Ekvadoras. Jā, esmu no Ekvadoras. Man jau šeit ir mani draugi jau jauni. Nancita. Jā, un tas, un tad vēl tur kaut kāds tur krišans, bet labi, tas tā vairāk tas par emocionālo. Un to varēs arī kaut kā spilgt novērot nākamajās epizodēs, ka tev pamainās, vai tas tikai pie tevis, tas nav no malas tā? Tas vispār nav, tāpēc saku, šī ir inčīga lieta, ko pateikt, ar ko es dīloju, ko vispār nezinu. Kas braucot uz turieni pilnībā atteicos no Nanses Volume 1. Viņi palika šeit Latvijā ar iefrīzotu, iesaldētu un bez apziņas. Pilnīgi nav apziņa, šī apziņa neeksistē. Es atbraucu turieni, tur ir cita Nanse, Volume 2, ar citu apziņu, teiksim, tā turpinās jau. Tā kā nogriezt un turpinās, un viss, ko tu tur piedzīvo, jaunas sajūtas, jauni cilvēki, viss tev dzimst viss no jauna. Un tagad es atbraucu atpakaļ uz Latviju, un man bija vissmagākais, nevis tas, ka es tur kaut ko piedzīvoju vai nepiedzīvoju, man tur sāpēja kaut kas vai ne. Man vissmagākais bija klimatizēties šeit atpakaļ un ieslēgt. Tā kā fiziski klimatizēties? Mentāli, jo es tagad atbraucu atpakaļ un tu esi... Un visas vecās problēmas ir atpakaļ? Varbūt es viņas vēl pat tajā laikā nesaliku kopā, ka tās vecās problēmas jau pilnībā bija aizmirsus, kas šeit esmu. Vienamēs tagad, es nezinu, Tu identitāti pazaudēji. Pieņemsim, vienamēs, tu tikko iemācījies rakstīt, tas ir slikts salīdzinājums. Un tu tagad mēnesi no vietas raksti, un tagad tu mēnesi no vietas pārstāji rakstīt. Tagad tev pēc mēneša atkal jāraksta, un ņem to pilspā, un tev tāds, shit, tagad nav smuks. Un tev atkal jāpierod pie tā. Un jā, un tagad es atbraucu šeit atpakaļ, un es neatcerējos savus draugus, man bija pilnīgi izdzēsts. Man bija long-term memories, es, protams, saprotu, šī ir man draudzene labākās, nezinu, bet kaut kādas sajūtas nav vairs tādas. Savējo boyfriendu neatcerēs, jo tad viņš man bija vēl short-term memorijā, un man bija ļoti... Tas varēja būt neveikli. Jā, mums bija 2 nedēļas, mēs sēdējām, principā 2 metri viens no otra, mums bija jāiepazīstās no jauna.
viņš vienkārši šeit rīcēja, un es viņu atbraucu un esmu aizmirsus viņu. Bet ne jau, protams, es zinu, tu esi, bet tā kā tas nav, tu kaut kas ir noticies, kaut kas, lai tu atkal sapazītos ar šo cilvēku. Un mēs 2 nedēļas atkal lēnām pazināmies, viņš teica, man bija bail, ka neatnāks atpakaļ. Jā, tāpat bija ar maniem draugiem, un man bija ritīgais stragls, kas iegāja, man bija kaut kāda arī panikas, mazās laikmītes, to, kas atver vaļā savējos kapi, un man ir tāds, kas ir tās pa drēbēm? Viņš šķirās tā kaut kā tur miljonus. Viena apteļa, viena zeķe, nekas, jā, viens krepus, viss. Kaut kāds caurs, tu tur bamārs velkājies, un viss super, un neko tev dzīvē nevajag. Te man ir 100 pāri apau, tas un tas, tur 100 bikses, un es atveru vaļā, man tāds, kas ir tas? Un man vienkārši uz sekundi norāk kaut kādu paniku un saka no skāpjiem vienkārši raut ārā tās drēbes. Un man tāds, kas ir šīs pat drēbēm? Tās nav manas, un vienkārši, un tad tas bija, 15 sekundes kaut kas tāds, un tāds. Un tad tev iekako. Un tad vāc tās drēbes atpakaļ, tās manējās. Tas bija centrums, varbūt šis bija lieki, es pārdramatizēju. Jā, un šis te mēnesis bija visu laiku svičošanās dimensijās. Kad es eju ar saviem draugiem ārā, un man tāds, kas tie tādi, pie sevis galvā iekšā. Ok, tie man draugi. Un kamēr es atpakaļ šeit atbraucu, man visu laiku ik pa laikam bija, kas tas tāds. Tas nozīmē, ka tā pieredze vienkārši viņa bija tik intensīva, ka viņa tev pilnībā izlauza visu, ko vien varēja, jā. Es aizskašu pašošās, es pirms tā maluņi izšautu, gaidot, nevarēju sagaidīt. Un tagad viņš vēl filmēs, vai tu griezīs? Nē, viņš man parasti skriena kameru līdzi. Super. Jā. Tad es jau te, mums jau nemaz nevajag, es tev varu kur pasēdēt, ja. Es varu turpināt vienkārši stāstīt, lūk, tieši šāda pieredze ir bijusi briesmīgi, bet tajā pašā laikā ļoti fantastiski. Nav gaišā bez tumšā, nav diena bez nakts, nav saule bez mēnesi. Lūdzu, atstāši. Jaunā gada novēlējums, laimīgi un priecīgi jauno gadu. Kā es sāku priecīgāk, ko jau nav gadu? Nē, gan jau novēlēsim. Tagad tiešām es labāk ierošu. Kas šī? Paldies, daudz labāk teicu. Mēs jau te turpinājām, bez tev varēja arī augšā iet tusēt, kas tur pat augšā tam zooms. Es gribēju vienā brīdī to pateikt. Mums kaut kā citreiz, kad ir ieraksts, mums sanāk pārklāties, trāpīties, kad augšā notiek zoomas nodarbības. Un man liekas, nākamajā epizodē es beidzot uziešu augšā, viņiem pateikšu, ko es domāju par to, ka viņš akrē visus tos ierakstus visu laiku. Jā. Jā, pie kā mēs palikām? Par to identitāti zūmu, tad pagāja lēciņš pie draugiem. Ok, Ekvadora bija intense, riktīgi intense, bet es gribēju tev arī paprasīt. Bet super forša pieredze. Tu braukt vēlreiz? Es braukt vēlreiz. Es teicu, ka nē. Es braukt vēlreiz noteikti, jo tāpēc, kā man liekas, kā arī pats Atš teica, Arturs, kas mums bija Strautiņš, mūsējais filmieris. No Trijānas parka, jā. Jā, mēs tagad esam ritīgie besti, pilnīgs brotens un māseni. Viņš gan bija vairāk norūdīts šajam visam, un viņam ir pieredze, viņš ir tur šis te alpīnis, ar te kliņškāpēs, viņš, teica to, ka mēs tur to, ko mēs piedzīvojam, vispār neviens bez pieredzes, man bija absolūti, ne visiem bija kaut kāda pieredze, es biju vienīgā baby, kas tur, babyts, kurš nebija nekāda pieredze, ne fiziskā sagatavotība, kaulu nāda, un vispār man bioloģiskais vecums, kā mēs nomērījām, bija 12 gadi. 12 gadu bērns. Baigi traki kā kalnā, tādā baigi traki. Un vienkārši tev vēl puse no tava svara ir tev uz muguras un tā tālāk. Artūrs teica to, ka tas, ko mēs tur piedzīvojām, ir maksimālais, ko var haikošanā. Kā tur bija tā iešanas jau tagad aizmirst atkal. Ir haikošana, trekošana, trekošanā, ja viņi mēr kaut kādā skalā, tas šis ir tā kā maksimums pie sauszemes apstākļiem, neskatoties to, nesalīdzinot ar kalniem. Jā. Kalnos ir cits, tur ir sniegs, tur ir cits, bet tā kā no sauszemes, tas, ko mēs tur piedzīvojam, dubļi, kalni, purvi, laikapstākļi, grūtības pakāpi, nevar vairs nekas būt grūtāks. Un ja mēs iet vēlreiz haikot, trekot, tad nekas mūs vairāk nepārsteigt. Līdz ar to man ir tāda sajūta, ka tā pieredze kaut kāda ir uzkačāta, jo man iepriekš bija tāds, es neiešu caur krūmiem, un tur gara zāle, tad tur vienkārši pilnīgi. Tas bija grūti ar, teiksim, tā loma briesmīgajos stāstņos, jo tas arī nebija diezko viegli. Ne, briesmīgajos stāstņos tev bija lietuvēna epizode, vai ne? Arī pati pirmā tieši sanāk. Kā piekritis to, kā tev uzrunāja?
Es nezinu, es jau sen laikam biju manifestējusi, ka man riktīgi gribētos piedalīties šāda veida projektā, kur esmu aktrīze, ja kā saka. Un kaut kā, jā, laikam beigās piemanifestēju un Tīna Pankūka režisora. Viņa man reiz piezvanīja, uzrakstīja, vai es gribētu piedalīties šādā pasākumā, teiksim tā, un man bija tāds, kāpēc ne? Un, jā, tas nebija grūts lēmums. Viņai bija tāds, vai tāds, labi. Makes sense, jā. Jā, man tāds, es jau sen esmu gatava. Beidzot, man kāds ir, lai gan ir ļoti interesanti, ka varbūt tām nereti pirmās lomas ir, ka tu tur esi otrā plāna lomā, vai tur fonā koku tālu, vai kaut ko tādu. Tad šis bija tāds, ka tev uzreiz tu esi iemaukts atkal, vienkārši pliks kails. Ņemiet visi man tagad skatieties. Un tāpat kā bija balss maskās ar citu, pilnīgi bez nekādas gatavības un tā. Bet jā, un vēl pēc tam, kad nevis vienkārši galvenā loma, bet tāda grūti psiholoģiski atkal. Es vispār esmu sajūkus prātā, man liekas, visiem šitiem te pasākumiem. Psiholoģiski, jā, par tām prātā. Tu neesi sajūtus prātā. Man liekas, esmu piedzimis tāds vienkārši. Es kaut kā... Un esmu laika gaitā iemācījies. Es nezinu, ka normāls bija. Jā, es neesmu bijis normāls īsti. Bet, jā, loma. Jā, lūk, un tā bija man pirmā pieredze vispār spēlējot, un arī diezgan tāda inčīga un pasmaga, jo viņa ir pilnīgi pretēji Nancei, kāda Nance ir dzīvē. Nance dzīvē ir optimistiska, priecīga, padancājam, ka te kaut ko padancāt un tā tālāk, tad tur Ieva ir diezgan tāda, varētu teikt, depresīva, viņai nekas nepatīk, un vēl ienāk murks iekšā, jā. Šis te murks, es nezinu, es droši vien nevaru spoilot, bet šī te kaut kādā nolādētība, apsēstība, un tagad tev, te gāzētē. Te gāzētē. Jā, te gāzētē. Jā, manai kebab tūlīt savīt. Labs, nē, kebab. Bet, jā, lūk, un viņi ir pilnīgi pretēji man, un līdz ar to, lai es kārtīgi iejustos Ievas lomā, man vajadzēja ritīgi ieiet tajā tumsā, kur viņa bija, ko man ritīgi nepatīk iet tumsā. Nevienam nepatīk. Ir cilvēkam patīk, kas tur kaifo, jo tāds, man šeit ir ērti. Tā komforta zona. Jā, šī ir man komforta zona, es šeit esmu radis, man šeit patīk, un man pat ir bail, un es pat zinu vairākus tādus cilvēkus, un tas ir vienkārši tāds tips, kuram tā ir sagājis. Bet, jā, esmu pilnīgi no tās tumšās puses atsvešinājušies, pilnīgi tas nav mans vairāk. Un tur man bija ritīgi viņā jāiet iekšā, un visu to laiku, ko spēlēja Ievas, vienkārši bija noraudājusies. Tur vienkārši visu laiku anksija, šī tāda trīcoša, bet tas tā kā man varbūt nav vēl, nezinu, tā aktieru profesionālā pieredze, ko viņi ir mācījušies, kā to var izdarīt, nebojājot savējo ķermeni un veselību, bet man ir tāds, ja es daru, tad daru pa īstam, ja man ir anksis. Tu ej actingā, iekšā visu, ej mefā. Jā, ja man ir anksis, tad es vienkārši sadzēros enerģijas dzēriens, kafijas, vienkārši ekspreso, mausos. Lasu ziņas jau paralēli, vai ne pa globālajiem notikumiem. Jā, un es reāli arī tur ņemu un purinos. Jā, mīļākā vieta vispār tajā īsā pasākumā bija tas, kā mēs arī visu komandu nospriedām, ka mums mīļākais notikums bija tas, kā man palika ritīgi slikti un nezināju ar mani, ko darīt tagad. Gribēja man vest uz ātrajiem. Tas tā notika? Jā, jo tāpēc, ka mums tā slots tur bija arī ritīgi labā, mēs tur bijām kaut kāds... Tur laikapstākļi arī nebija baigi patīkami, es zinu, mitrs augsts. Jā, mitrs augsts, bet pēc Ekvadors jau laikapstākļi tas tā. Bet tas bija pirms tam? Nē. Nē, pagaidi, briesmīgais stāstījumi bija pēc tam? Jā, augusts sākumā bija. Okay. Jā, tā kā laikapstākļi, tas tā tu jau tur ņem mani. Bet, jā, lūk, un mums tā slods bija tāda normāla, jo tāpēc, kad jāsaspiež 4 dienās, tas viss ir jānofilmē. Tas ir mērkaķi, vienkārši tādā te mērkaķi ātrumā tu skrien un visu to dari. Gulēt ir maz laiks. Plusāt tagad pamosties, tu esi saguris. Baigi neko nepēd, jo tev ir tas, maucam, tu seti un tā tālāk, tur 3 kumās kaut ko iekot, un tagad, lai tu savu enerģiju noturētu un prātu kaut kā, lai tu atceries, kas tev vispār jādara ir, es sadzēros kaut kādas 3 kafijas, melnās, es vispār kafiju nedzeru. Plusā kaut kādas 2. Jā, tev nevajadzētu, jo tā es duru savu šitā te, nevajag kafiju. Jā, plusā vēl savu uzdzēru enerģijas dzērienus pa virs, un tad man bija, un tad man režisori pateica, Nance, mums jāiet sasmērēt tā tavu kleiti, kā jau būtu kritis, jo kritieni būs tikai pēc tam, bet mēs jau filmējam cits ainas. Man tāds labi ir, tad, ja jau jākrīt ir,
protams, varēja kaut kā ņemt un smērēt, man bija tāds, un skritīšu pa īstam, tā, lai, ja pa īstam, lai izstāst, kad viņi tiešām jau ir kritus. Un es ņēmu un Tīna tāds, vēl vienreiz nokrītam, un vēl vienreiz. Un es kaut kāds 10 reizes tur vienkārši kritu visu laiku, kas dabūju smadzeņas atracinājumu. Wow! Jā, un es dabūju... Tu ļoti iegāji tajā lomā, tev vajadzētu tā kā pasniegt par vislielāko centību, par ieguldījumu. Lapunumu balvi. Jā, ieguldījumu. Jā, un es reāli visu laiku rīt dabūju beigās smadzeņas atracinājumu, un tā, ka man... Es neatceros, kad man vispār būtu dzīvē tā sāpēs galvā, kā man sāpēja tur. Man bija tā, ka man ģīmis nāk šādā uz āru, un zobi jau sajūt, ka birst ārā. Un es ļoti atbilstoši lomā. Jā, un klausies, mums jau pēc tam beigās, mums jau viņam būs jāgrimēs stundu šādā guļa gultā. Es saku, slīt apvemšos, no tām sāpēm. Slīt apvemšos. Un, beigās kaut kā sanāca, kad es savilku sevi, saņēmu kopā, man bija tāds, es nevaru tā kā piekāst visu komandu. Jo, īpaši tādos mazos mini laiku budžetus, tur laiks ir nauda, katra sekunde svarīga ir. Es nevaru piečkarēt savu komandu un pirmkārt sevi. Jā, viņiem bija tāds, tad jau beidzam filmēt, un es sevī domāju, ārprāts, ko tu tagad dari? Paņem vienkārši, mauc. Es izēju ārā, vienkārši 3 reizes apmēmos. Es ienāku iekšā uz setu, noslaukos, maucam. Un tas ir prekols, ka mums ir jāmauc manīšots no visas epizodes, kur ievuši tā te monstri pakraulot uz zīmekļu. Jā, pretīgais kājas, kur tev pāri iet, un tu vēl rausties visu laiku, un acis tev iet uz visām pusēm. Un es domāju, bāc, šito te nevar piečkarēt. Un tas viss tieši notika pirms tā manīšot, suņam jābūt perfektam. Un es ar pirmo teiku, uztaisīju visu, un tā kā mēs aizvējam, pirmais nofilmēts, un visiem tāds I think it's a wrap. Un tā kā, tas kaut kā, es nezinu, es biju tik ļoti dusmīga uz sevi, un es biju tik ļoti nikna, un tajā niknumā tev vēl pa īstam uznāk tā emocija, ka I wanna kill everyone, kas tu ir, jo. Un tu tikai tad sāk iejusties. Un pēc tam mēs uzfilmējam vēl vienu teikt, saku, gadījumā mums vajadzēs kaut ko. Bet sanāca baigi labi, un tas mums visiem ir tāds... Briesmīgais stāstiņi ar skatām tētā, pirmā epizoda ar Nansi. Jā. Priekā. Cheers. Mūsu trešais dzēriens ir Johan Freitag Gin and Tonic. Johan Freitag kokteļi ir ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski pircēji pieprasīti un iecienīti dzērieni savas izcilās garšas, augstās kvalitātes un pieejamās kokteļu dažādības dēļ. Johan Freitag Gin and Tonic patiks visiem, kur garšā meklē klasisko džina un tonika garšu ar nelielu rūgtumiņu un kādiņu buķetu garšā un aromātu. Bet klausies, tu uzvarēji balss maskā vēl šogad, tas bija šogad pavasarī. Un tādas atceros baidu, vai kurš no paneļa mums teica, ka tev ir jāiet dziedāt, tā kā tev ir jātaisa tā, jābūvē savu karjeru. Un pagaidām tu esi Justām tikai piedziedājis kā Tikaša Sakama uz atslēdzes un gabalu. Ko tu domā ar tālāk mūzikā darīt? Jā, šis labs jautājums. Jo starts tev baigi labais. Pirmais jautājums droši vien loģiskāks būtu, kāpēc, ko nozīmē Tikaša Sakama? Jā, tas jau, protams, pirmkārt gribēju tev komplimentēt, tas ir baigi krūti, jo man liekas, ka daudziem cilvēkiem Latvijā pietrūks tas, ka viņi uztaisa savu kaut kādu varbūt to pseidnieku, kaut kādu varbūt to tēlu, piemēram, zini, ka viņi neizmanto savu īsto vārdu, bet viņi uzbur kaut kādu mistēriju. Viņi padara to kaut ko interesantāk, tāpēc mega respekts, ka tu neesi, piemēram, Nancija G, zini, Nancija G, bet nevajag zini, viss tās dziedātājs izmanto vienkārši savu īsto vārdu uzvārdu, bet tu esi tās Tikaša Sakama, tas skan eksotiski, kas tas ir? Gribu zināt vairāk, respekt par to tiešām. Man liekas, tā vajag darīt vairāk. Forši. Īsumā, tu jau pateici atbildīgi gan manā vietā. Par to, ka es jau tieši šādi biju izdomājis, ka pirmkārt, atbildot savu jautājumu, kas vispār ir Tikaša Sakama un kādā sakarā, tad es negribu varbūt tur īsto stāstu līdz galam stāstīt, jo viņš ir unbelievable neticams, un neviens man neticēs, un tā jau domā, ka esmu saikus prātā, un es arī esmu. Tad domās vispār, ka man ir jāeksportē ārā no Latvijas, tāpēc tos nezināšu, bet neliels ieskats tajā. Sorry. Tūlīt beigsies gāzēt, jo mums vēl viens gāzētājs. Es vispār neiebilstu, viss kārtībā. Bija par to, ka man ļoti sen pirms kaut kādiem 5 gadiem vienkārši atnāca šis te vārds. Viņš atnāca šeit pie man. Tā kā stāvo ārstu Rulspurs? Es nezinu, kā viņam atnāca, bet ja viņam atnāca kaut kā, tad es viņu ļoti labi saprotu. Man vienkārši šis te vārds atnāca kaut kur.
Un es no viņa netiek galā, es tikai mostos, tik kašsakām, sēju gulēt, tik kašsakām. Es atveru acis atkal vaļā, es eju kaut ko darīt, tik kašsakām. Un man bija tāds, kas ir šis vārds? Kāpēc viņš man vienkārši neliek mieru tik ilgi? Un kaut kas man iekšēji teica, ka tas būs kaut kas. Nu, tev ar viņu, Viņam ir spēks kaut kas. Tev viņš kaut kur būs izdomā gudri, kur tu viņu pielietos, bet tev viņš būs, es tev iedodu kārti. Un ņem tagad šito kārtu un tu domā, tagad, kas būs tālāk un tā tālāk. Un tad es pēc tam kaut ko vēl savilku kopā. Man atnāca vēl viena vīzija, tā teikt, par kaut kādām tur pagājušām dzīvēm, bet tur es nelīdīšu iekšā tajā visā. Un man bija tāda sajūta, ka šis ir tas laiks, kas ir tā kašsakama. Ka tas ir šis te mūzikas, es viņu saucu mūzikālais projekts. Un ko darīs viņa tālāk? Jā, un tas ir tas, ko es gribēju paturpināt tevi, ka tu teici, ka tad, kad, protams, ko darīšu tālāk, gribēšu taisīt mūziku, cerams, mūzikas projekts, jā. Bet kāpēc tāds nosaukums tādā ziņā, kāpēc vienkārši nebija Nancy? Pirmkārt, tāpēc, ka es nekad īsti neesmu savējo vārdu jutusi. Tad, bet tev piestāv riktīgi. Es nezinu. Tev tiešām piestāv. Kādam tā liekas, kādam? Es nevarētu iztēloties, es nevarētu izlaukt, ka tu esi Zana. Es nevarētu iztēloties, ka tu esi Zanačka. Vai ne? Es nevarētu iztēloties, tu esi Nancy. Jā, Nancy. Nance man patīk, bet Nancija. Es nezinu. Kaut kā, citreiz cits jūt savu vārdu, es kaut kā nejūtu. Un tāpēc man arī nekad nav īsti paticies kaut kur iet ar viņu ārā. Otrakārt, man tas liekas boring kaut kādā ziņā, jo vienkārši cilvēki, es būšu, savs vārds. Tu tagad dziedātājs Jānis. Lai dziedātājs Jānis Kungs. Lai pie Antras tāpēc. Jā, tā kā, nē, es nesaku, ka tas ir slikti. Tas nav slikti. Tur mums liekas ļoti liela daļa, ļoti forši mūziķi, dziedātāji. Vienkārši, jā, vārds. Mīgs galva nav. Jā, Grēta Grantiņa, super. Es mīlu Grētu, viss tur kārībā. Bet man bija tāda doma, pirmkārt, man kaut kas augšā teica, ka šis ir tas moments, ka man šis te projekts, ir jānosauc šādā vārdā. Un otrkārt, jā, ka es vienkārši nejūtu. Pats svarīgākais ir tas, ka es viņu gribēju nodalīt no Nancijas. Jo, kā jau tu zini, man ir 100 miljonas lietas, ko es apkārt daru. Jā. Un es negribu, lai kaut kas, kurā es iekāpju, reprezentē mani, ka tas esmu es. Ka tev ieliek kaut kādā. Es esmu, tur mūziķe, dziedātāja Nancy. Tā kā nē, esmu cilvēks, kurš dara kaut kādas lietas. Tas ir manā kaut kādā pasaulē, kā es to skatos. Līdz ar to es gribēju kaut kādu šo te atzaru nodalīt no sevis. Nancy ir viens kaut kas. Un tik kašsakama ir kaut kas cits. Jā. Un līdz ar to mans mērķis, ko es ar viņu mēģināšu darīt, ir, ka es viņu centīšos laikam izveidot kā savu tādu alter ego, kas ir tā kā Nance, bet cita kaut kāda Nances pusi, kaut kāda viena šķautne, ka šī te kašsakama ir mūziķe. Šī te kašsakama, viņa ir savs profils. Viņa liek savus ikdienas gaitas, kaut ko, kas, un es vēl šobrīd, es teikšu godīgi, esmu vēl šajā prātošanas procesā, kā vislabāk to manu ieceri nogādāt, jo es vienkārši negribu, tur nebūšu es tajā profilā, un ja es būšu tur, tad kaut kādā stilizētā veidā. Līdz ar to tas būs, tāpēc viņi nodala muzikālais projekts. Tik kašsakām ir mans muzikālais projekts. Vai tu vari kaut ko patīzot? Jā, es varu patīzot. Es ļoti ceru, es starp citu ļoti ilgi mokos ar savējo pirmo solo dziesmu. Man gan ir jau kaut kādas, jau 5 drafti, 6 drafti, bet viena jau tāda, kas toč, tur bišķiņ kaut kas ir vēl jāpieslīpē. Bet tas bišķiņ mēdz būt arī ļoti daudz. Gan jau tu ļoti labi zini, kāds ir, ka tas bišķiņ ir daudz beigās. Jā, un tad tur kasies kaut ko līdz pēdējai kaut kādai tur grīdai. Un tad šī te manējā dziesma. Es viņu gadu mēģinu noslīpēt. Tas ir ilgs laiks. Tas ir, jau pat sanāk, nē. Ja mēs ņemam nākamā gada pavasari, tad 2 gadi. Es viņu vienkārši sarakstīju baigi trakā laikā, ka man bija Vētrainā tāda. Vētrainā noskaņojumā, kur es jūtos vēl trakāk nekā Ekvadorā. Cik traki tas bija? Man bija man ļoti nepatīk vārds depresija, bet es jūtos ļoti slikti, tumši noskaņoti un tādā viszemākajā sevas punktā. Un tad es uzrakstīju tādu dziesmu par sajūtām. Es vienkārši tā kā pat neko negribēju rakstīt. Es 3 mēnešus vispār negāju no mājām ārā. Man draugi nesa ēdienu no sērijas pie durvīm lika. Jā, man ir bijis tāds laiks.
Un te es lūdzu uzēdu kaut ko, man bija tāds, ko negribu, un kaut kā tās sajūtas. Viņas vienkārši iznāca ārā tādā muzikālā projektā. Tad es pēc tam, kaut kā viņu marinēju ilgi, tad es nevarēju atrast palīdzību, kurš man varētu novest līdz galam, jo tā kā man ir zināšanas programmās, bet lai sasniegtu to līmeni, ko es gribu, man nav tas profesionālais, līdz ar to es ritīgi meklēju un domāju par to, kurš man varētu viņu piepucēt, palīdzēt, tad tagad esmu atradusi, bet tas otrs cilvēks arī ir ļoti, ļoti aizņemts, līdz ar to mēs tā kā nevaram atrast laiku. Un tad mums sanāk kaut viens mītings 2 mēnešus, kurš tā kā arī nekam nedara. Viņš vismaz ir, un līdz ar to tā kā šis šobrīd ir atkarīgs no tā, kad mēs izkasīsimies, jo arī viņš ir mākslinieks. Un māksliniekiem parasti ļoti grūti kaut kā savienot savus mākslinieciskos grafikus. Kad ir enerģija, kad ir vibes vai ne, kad ir viss sastājies. Jā, līdz ar to tā kā man arī starp citu Budze. Rudolfs, Budzīt, viņš man heito. Bet tā kā varbūt ne sliktā veidā heito. Bet viņam tāds, es to nevaru ciest, bet no mīlestības, tā kā viņam es ļoti patīk, un mēs esam tā kā ļoti forši čomi. Viņš tev heito, jo viņam lūp varbūt. Jā, viņam tas man besīja ārā, es zinu tavs gabals, kāpēc neko nedara, kusties. Un tā kā mēs esam kaut tas tur tusiņos arī bijuši, viņš man nāk klāt, kas tev kājuši, kas tev ir, ko, nu tā kā saņemies, dara kaut ko. Labā ziņā heito, bet katru reizi, kad mēs ienākam, viņš man vienkārši širot un zobi griežās. Bet, jā. Es ļoti ceru, ka jūs atradīsiet kopīgu valodu. Ņem šito jau nākamo. Jā. Jau nākamo? Jau nākamo. Priekā. Bet, garā stāstā vilcienā, tu pabeigšu šo. Mūsu 4. dzēriens ir Johan Freitag Gin & Rose. Johan Freitag Gin & Rose mūsu ballīšu un koncertu zvērs. Skaists, rozā un salds. Ja pasniedz to atsēt vai uz ledus gabaliņiem, iegriezīs īstu piektdienas ballīti. Man ir savi muzikālai projekti ar nākamo gadu. Tagad šogad es plānoju kaut kādu druscīgi nodalīt. Un vairāk, varbūt mazāk ņemt un tik šausmīgi savu neizdedzināt. Projektos, ko es esmu... Izdedzināšana, tā ir baigi smalkā robeža, kas ārprāts, viņi jau man sen ir pārvecīt, man viņi pilnīgi sen ir pāri. Tā kā es jau šajien atnācu un es jau, tev tā galva ir konstantā visu laiku dizī. Tu domā jau par nākamo lietu. Un es pat atnācu uz šajien, bet otrais tas, ka es atnācu uz šajien un es jau biju reibumā, bet ne jau no tā, kad vai iedzerts vai ko, nē, bet no tā, ka tev vienkārši mākonis visu laiku galvā, tu visu laiku pārstrādājies, līdz ar to es uz nākamo gadu gribu drusciņi šīs te man šķietamās lietas, kas man patīk, bez laika pēdņās šķietamās, jo es vairs nesaprotu, kas man patīk. Tev daudz lietas, kas tev patīk. Jā, kas man patīk. Jā, tur tā lieta, es jau cenšos darīt visu, un kur tas pēc tam ir atkal otra galējība. Ja tu dari no visu pa drusciņai, kas tad ir tā beigās lieta? Jā, un tā kā es nezinu, un līdz ar to vēl viens grāvs, kurā es šobrīd iekšā, ka es vairs nezinu, vai tas, ko es daru, vai tas ir tas, ko man patīk, vai esmu pieradusi to darīt, un tas ir mans komforta lauciņš, un es tur jūtos ērti. Un vai tas jā, es nezinu, varbūt vienkārši ir tagad tāds moments, kad ir nenormāli tas daudz, un zini, tad, kad arī visu pa daudz, un tev ir izdegums. Es tieši starp citu, man bija pasākums, ko es tikko rīkoju, kur man bija forša psiholoģa. Un viņa paskaidroja... Kur Rihards Sniegs bija, vai ne tajā sestdienā? Jā. Un tad viņa baigi forši pateica, nodefinē, ko tad nozīmē izdegums, un viena no tiem sindromiem, kā var saukt, ja tā var teikt, ir tas, ka tev pašam vairāk nepatīk, ko tu dari. Tā kā tas, kas tev ļoti patika, tev vairs viņš nepatīk. Un tā jau parasti nevar būt, ka pēkšņi tas tev patīk. Tā ir pirmā pazīme. Jā, un tagad tu sāc jau to darīt ar riebumu. Nevajag līdz tam nonākt. Un es jau esmu nonākusi tajā, kad es jūtos tā, kad es zinu, ka es varētu to darīt labāk. Bet es vienkārši esmu jau kaut kādā ziņā tik izdegusi, ka es jau vairs pat nevaru deliverot to savējo augsto latiņu, cik es varētu, es nevaru pārgūst. Un noslēdzot, to samazināt, visu nogriezt nost, apšņikāt, izvēlēties varbūt vēl smalkāk, nevis šitā te davai, ņemam, daram visu, bet atstāt varbūt lietu, ko es gribu kāru vai kaut ko, kas pēc kaut kā, ko tu sapņo, un nevis, jo visu laiku tas aizbildinājums ir, man nav laika taisīt muzeju, man nav laika taisīt, tāpēc, ka man kaut kas cits jādara, bet tad man būtu pateicis, tev nav nekas cits jādara. Tev jādara šis. Viņš man ir pateicis, tev jādara šitas, kāpēc tu esi iedomājies, ka tas, ko tu dari, tā kā tu esi radījis šitam un vienkārši izdari. Ja tev tas
jūtams, tu dari to. Es aiziešu pačošos ko. Mazā uriņa pūša zēna. Tev ir man problēmas nesaturēšana vai kas te? Nē, es izdzēru 2 aliņus pirms tam un vēl viss. Tu tikko teici āliņu pirms tam, tagad jau 2 āliņus pirms tam. Nav cik viņš izdzēra. Bet tagad bišķiņi atkāpamies no tā, mēs sākam runāt par mūziku. Ir Supernova 2025, vai ne? Šitais gads ir super kolorīts. Un man tieši ļoti gribējās zināt tavas domas, ir baigi sīvā konkurence. Mums ir Justs, mums ir Krisno, mums ir Tautumēķis, mums ir atkal citi zēni. Mums ir Marta, Katrīna Gupalo, Markus arī ir atgriezies. Ot, viņš nebija arī pagājušajā reizē? Nē, viņš nebija. Vienu gadu skipoja. Viņš skipoja. Kādas ir tavas prognozes par to, kurš pārstāvēs Latviju? Mans favorīts Ludvigs ar to līgo. Bišķiņi. Kādas tev prognozes? Zini, man liekas, ka šis gads ir, man liekas, manā Eirovīzijas Supernovas klausīšanās vēsturē visjaudīgākais, kādas viņa atceros. Tie ir lieli vārdi. Jā, tas ir manā, es tikai par sevi, par savām sajūtām runāju, par manējo. Ja pagājušo gadu es atvainojos, ja es kādu aizvainošu, bet tas ir tikai mans gaumas jautājums. Ja tu jau arī man jautā. Es to jautāju. Jā, ko Nancy? Ko Nancy? Nancy tā, jā. Tad man pagājušo gadu, man likās, es nezinu, ko lai sūta. No tā, kad nekas nešķiet tāds. Man nekas, es to nekomentēšu, man nav tur arī baigi ko komentēt, kas aizgāja, tas aizgāja. Es arī nesaku neko slikti. Tas pilnīgi gaumas jautājums un visu cieņu, foršu, Dons, malcīts, viss kārtībā. Bet tā vispār ņemt, tad vienkārši pagājušais gads, man likās, es vienkārši kulakā man bija tāds šausmas, nezinu. Ne jau šausmas tādā ziņā, bet šausmas par savām sajūtām, ka es nezinātu, ko laist, jo nezinu pēc sajūtām. Nezinu, varbūt neviens līdz galam tā nekačā, bet tas nav, kad sūdīgs tās dziesmas, bet vienkārši tā kā... Nebija vilnis. Kaut kas tur, es nezinu, kas būs tāds Eirovīzijas rīdīgās, man bija tāds, I don't know, šoreiz, bet tagad šīs gads ir pilnīgi otrāds. Es kožu abos kulakos, man ir tāds, es nezinu, ko sūdīt, jo ir tik daudz labi. Bet pasaka savu favorītu, numur 1 tavuprāt. Izslēdzam to, ka jūs esat tās labākais draugs, vai ne? Tad man šeit ir interešu konflikts. Interešu konflikts, bet izslēdzam to, vai tāpat domā, ka jūs jāsūta? Nē. Nē, jūs mēs sūtam jūs, protams, bet ja es atceļu savējās interešu konflikta intereses, tad man liekas, šis gads ir nereāli spēcīgs. Ļoti spēcīgs. Ir, man liekas, ka mūsu mūziķi ir auguši kaut kā Eirovīzijas sauošņāšanā. Eirovīzijas koncepta. Izprast, man liekas, viņi ir sāki jau kost vaļā, kas ir tās lietas, skatās tendences, skatās aktualitātes, skatās, kas ir bijis pagājušajos gados un labi aizgās. Tobišķi tas viss tiek nevis, bija un aizmirst, bet man liekas kaut kā krākts un vākts un pārbauda un mēģina. Un es zinu, ka bija grupa, kas pat taisīja muzikālo sanāksmi un mūsu mūzikas industrija būs tur saicināja kopā. Mēs tur bijām vairāk cilvēku, tad mēs klausījāmies un balsojām par tām dziesmām, kas mums šķiet viskrūtākās, ko viņiem ko aizsūtīt un tā tālāk. Līdz ar to, ka pie šī punkta tiek ritīgi daudz jau kaut kā ielikts, un es to šogad šajās dziesmās jūtu, ka visi ir padomājuši gan pie tā, lai ir tur tusu muzonā iekšā, lai gan ir kaut kāds emocionālais faktors, lai tur ir balstiņi un lakstīgi gali ritīgi, tur izskan visās dvēseles notīs. Kad viņi sāk kaut kā meklēt tos veidus, un kad šeit šogad ir tās visas dziesmas spēcīgas, kas man liekas, man tas muzons augšā vienkārši. Es nezinu, vai jūs skatītāji dzirdēsiet, mums šobrīd augšā. Skatītāji nedzird. Tur jau sprikos mēs to dzirdam, skatītāji vispār nedzird, viņi tikai nojauš, par ko mēs runājam. Augšā šobrīd vienkārši tur ir zums nodarbība. Man liekas, mums šitā te pilnīgi kratās. Tur ir zums nodarbība. Es neesmu visas dziesmas noklausījusies. No A līdz Z, tikai vienu, kurā es arī esmu dziedājusi un sadziedājusi viņam bekus, starp citu. Tie iznāca tie mazie snikpetiņi, cik tur 15 sekundes. Pirmais kāls, ka visus viņus iesauc iekšā uz Supernovā, ne? Iznāca ārā.
Un cik es paklausījos tikai no tiem, līdz ar to man domas var mainīties tad, kad es noklausīšos visu. Bet šobrīd šis ir arī mūzikas galvas jautājums. Jā. Man liekas, tāda Eirovīzijas formāta dziesma ir Emīlijai. Tiešām. Bet Tas es ir ļoti nesaku, pārsteidzoši, ka man ļoti patīk. izvēle, jā. Es nesaku, man patīk, un es nesaku, man nepatīk. Tā kā es savu, ko es klausos, ko es klausītos, kas man patīk, kas man nepatīk, viņi noliek malā. Bet es kaut kā iedomāju, es nezinu, es kaut kā... Kā tev liekas, kam ir jābūt šovā, lai, teiksim, mēs tiktu kaut vai top 10? Jo, teiksim, pagājušajā gadā Donam dziesma bija spēcīga, bet mēs visi varam vienoties, ka skatoties ekrānā, tur nebija īsti ko skatīties, vai ne? Uz to zilo korsetu, tur īsti nebija ko skatīties. Kam ir jābūt, lai iesaistītu? Jā, šis arī labs jautājums, kam jābūt, lai piesaistītu, jo man liekas, ka Ekvadoras receptu man to Ekvadoru jau. Nē, tas ir normāls, liels pārdzīvojums, liela aktualitāte. Bet tas jau viss ir aizmirsts, es pat neatceros vairāk, kas tur bija. Nē, tas vēl turpmākās 6 nedēļas būs aktuāli, kad nāks. Jā, tas īstenībā gan man to miroņu, jau, ko es esmu norakusi, jau aizvērus ciet. Tas jau vienkārši atkal, viņš jau rokās vaļā, jau redzu, jau. Bet jā, Eirovīzijas recepti, man liekas, ka neviens īsti nevar atkost, kas tur ir, jo tur pirmkārt katru gadu ir kaut kas cits, katru gadu kaut kādi citi trendi. Bet, jā, kā jūs teicat, man liekas, ka to sāk atkost un kaut kā saprast pēc tagad arī tiem trendsetteriem, kas to klausās un kas, zini, ir Eirovīzija vesela milzīga komūna. Jā. Cilvēku komūna, kas, Viņi dzīvo to. Jā, viņi to dzīvo, ka viņi visu savu dzīvi un veselu atdod Eirovīzijā, viņi ņem. Tie gan tie bookmakeri, gan tie visi, kas tos video taisa un tur sēž kaut kādā, es nezinu, mazā valstiņas, mazā pilsētā un par visām Eirovīzijas dalību valstīm klausās, un viņi reāli sēž un klausās un taisa video un dod savējos atsauksmes un tā tālāk. Un viņi kaut kā tie jau ir viņi, kas zina tāda, kas ieguldās tik šausmīgi daudz un kas zina labāk, kas tur ir, un līdz ar to, man liekas, ir vērtīgi viņos paklausīties kaut kādā ziņā. Bet pie kā esmu nonākusi droši vien, tāpat kā jau visi citi, bet mans tas, vai tev ir jābūt ritīgam šovam, tā, ka tu paliec atmiņā ar šovu un tev tāds, wow, šis bija ritīgi krūti, un ja tu uzsēdz kanālu, tu redzi pirmās 3 sekundes mazais attention spans, kas mums tagad ir, vai ne? Un tevi TikToks, paldies, jā, paldies, jā. Un tu negribi pārslēgt, un tu gribi skatīties, jo tu esi ievilkts tajā iekšā, un ja pēc tam, ja tev ir cik tur valsts piedalījās, aizmirst? Vairs neviens nezinu. Vairs neviens nepiedalās. Jā, tobiši viss tās 11, piemēram, valstis, nereti, es neatceros mums, kas tur piedalījās, un ja nav tas rīkaps mazais, tad es tā kā, jā, baigi neatceros. Un ja atceros, tad tikai kaut kāda iemesla dēļ, ka es kaut ko atceros, un man liekas, tas, ko es pirmais, tas psiholoģiskais, kas varētu ienākt prātā, ka, ja tu viņu atceries, tad tev tam ķermenim kaut kas ir pieķērās un simpatizējās. Līdz ar to, vai tas ir šovs, un kaut kāds vai tas ir bumsi, kas ir mums tagad tas Ramtaina Ludvigs, kas ir, krūti. Man arī liekas, ka viņi, pēc mana kaut kā... Man viņi atgādina tāds goā šuma vibes bišķiņ. Kas tas tāds? Tas bija tā, ka Mainskins pacēla tajā gadā tie Ukraiņi, kas palika otrie, tāds folk, Jā, bet jāredz, kāpēc viņi bija topā, jo tāpēc, ka tur ir pirmkārt, kas jau... Bet vai tagad tas vairs būs oriģināls? Jā, tu nevari atkārtot to recepti. Jo tāpēc, ka šeit ir viens, tu esi jau kaut kā iemanījies klausītāju ausīm un jau iepaticies ar to, jo tu kodam šādam te. Varbūt tam otra puse atkal būs tāda, kas pateiks, nē, šito jau atdarina tos, un tā kā atkal metīs ēnu tam visam. Tā pagaies vēl pateikšu kaut ko. Pasaka, kas tas ir tagad vai? Tas ir nākamais šovs. Jā, bet man ir jāzina, ko es dzeru tagad vai? Nē, tev nav, tu dzer akmeņlauzu uzlējumu, vermutu zālēm. Tāds izvēj. Mūsu 5. dzēriens ir vermuts akmeņlauzes cidonija. Graudu spirts tiek noturēts uz svaigām cidonijām, saltināts, blendēts ar zālīšu novilkumu, lai iegūtu vermutam raksturīgo garšu. Lietošanai gan tīrā veidā, gan kokteļos. Šito es gaidīju visu laiku, es arī pats neesmu baigais gāzēto fons, bet tev sākas jau mana teritorija vairāk.
Man gan interesants attiecības ar brūnajiem ir, bet nu labi. Tas jau tāds sarkanais. Jā, sarkanais. Sārtais. Jā, bet tā tad vai nu rītīgais šovs, tad vēl droši vien tendences, kas tagad ir starp citu, es pati esmu tagad kaut kā netīšām sapinusies ar Manchesteras. Ar Manchesteru? Ar Manchesteras, kas taisa lielo Eirovīzijas festivālu, lielo Eirovīzijas tusu. Es netīšām kaut kā ar viņiem sapinos un viņiem palīdz būkot Latvijā artistu. Tas ir vēl viena lieta, tev sidequests vienkārši kārtējies, ko pieaugt Es nezinu, jo tev nav miera. Es nezinu, kā man tas sanāca, bet... Tev nav chill. Es nezinu, reāli nāca, has no chill. Tev vispār nav chill. Bet jā, tagad sanāca tā, ka mēs ar Jussi, tas bija labs stāsts, gribu dzirdēt, kāpēc mēs ar Jussi brauksim tagad martā, vai kad tas ir uz Manchesteras lielo Eirovīzijas, tur milzīgo tusu, kaut kāda Nansa tur fonā, kaut ko, jā. Bija tā, ka jūs saka, man tur piedāvāja tur sadziedāt, braukt un dziedāt. Es nezinu, tu zini tās aizkulises? Nē, man teiks no balliņa pa Eirovīziju. No kā? Balliņa. Tu visu zini. Vairāk vai mazāk, jā. Jā, to bišķi jāda visi tie prīpārtī, un tusi, festivāli, un lielie tie komunas, un viss nāca. Tā ir vesela pasaule vēl viena milzīga. Un tad man bija tāds Jussim, kur tu bez manis brauks, raksts man iekšā, es arī gribu braukt tev līdzi. Viņam bija tāds, viņi jau tikai man apmaksā, tā kā, man tāds, bet ko raksts saka, ka tev brauks līdzi vēl? Es nezinu, vai viņi jau maksā savu, man tāds, bet tu esi artists, tev ir savs krū. Skaidrs, ka, ja viņi grib tevi, tu brauc ar savējo muzikālo krū, vienalga, kas tas ir. Protams, tur robežā, tur jau arī kaut kāds budžets ir un tā tālāk. Viņam tāds, es nezinu, man tāds, labi, vienkārši uzraksti, pajautā, to neviens pa mutu nedos, varēs, nevarēs. Beigās viņš gan mani, gan savējo draudzeni. Visus iebindi iekšā. Un viņam tāds, ko mēs tur varētu darīt? Man tāds, es nezinu, jau dziedāsim backvokāls tev, Viņam bija tāds, ierakstīsim, ka esam backvokāli dziedātāji. Un viņiem pēc tam vienkārši uzsprākst. No way! Jūs tam būs backvokāli. Oh my God! Yeah, girl! Boy! Vienkārši šitā te, un man raksta un bombardē. Tiešām, un man bija tāds, kāpēc, pa ko tāds cepiens? Viņi saka, kopš vispār neatcerās pēdējo reizi, kad backvokālis būtu nācis uz stage. Viņi saka, viņi parasti ir aizmugurā, neviens nenāk. Līdz ar to šis ir pilnīgs kaut kāds grande jaunums, kaut kāds vecais atpakaļ atnākšanas pavērsiens, un viņi visi tāds, oh my God, mēs gribam redzēt jaunos artistus, un vienkārši viņi ir ritīgi safanojušies, viņi man visu laiku bombardē ar ziņām. Un kaut kā mēs tur sākām sačamoties, līdz beigās es kaut kā kļuvu par to, ka es palīdzu tajā Eirovīzijai, tajā Eirovīzijai, kaut kā... Ko iedzeram vēlreiz? Jā, iedzeram vēlreiz samuķīt artistu no Latvijas. Cerams, Moša Tikašsakam arī samuķīs. Jā, es izdošu vismaz to vienu savējo dziesmu. Tu noteikti to izdarīsi. Es ceru. Mūsu 6. dzēriens ir akmeņlauzas ķiršu 30 grādi. Uzlējums uz skābajiem ķiršiem ar svaigu ķiršu garšu. Piemērots baudīšanai tīru ar ledu vai kokteiļos. Es runāju mūzikas, gribēju tev vēl tālāk paprasīt. Paiet malā no Eirovīzijas, noteikti zini, mums tagad būs Latvijā, mums būs 2 mūzikas apbalvojumi. Mums būs Gama un zelta mikrofons. Tur bija milzīgs viss lielais kasjaks vai ne pēc pagājušā gada. Un kā tu uz to skaties, kāds tavs domas par to, ka mums tagad būs 2 šīs te it kā lielās balvas? Gan Gama, kas ir tāds jaunāks, kura kūrē Ruts, vai ne, un Laipa, un zelta mikrofons Milgrau priekšgalā. Man būs tas pats pretjautājums arī tev, ja jau mums tā diskusija. Es varbūt, labi, es sākumā pateikšu, un pēc tam tu pasaki. Davai. Es esmu priecīga un atbalstoša, kad mums ir šīs 2 balvas. Es nezinu, gan kurš kuru tur laika gaitā vai kam tur kā tur sados, bet tas, kad ir šī jaunā balva Gama, es absolūti atbalstu. Un, kā, man zinot visu to cepienu un tieši tā kā industrijā iekšā to cepienu diezgan tā kā detalizēti. Jā. Man viss nav jāaiziet detaļās, bet tu zini, tāpēc gribēju to paprasīt, jo tu zini. Tas, ko es tagad tālāk gribu teikt, to, ka
Par mani es varbūt nešaubos par tām kodām savām domām, bet man tieši interesanti liekas paskatīties, kā skatītāji, kas ir varbūt tām tālāk no mūzikas industrijas. Labs arguments, kuri neko nezina par to iekšo virtuvi. Kā viņi reaģēs uz šīm te abām balvām, un viņiem būs 100% jautājums, kas tas tāds vēlamies, mums taču bija zelta mikrofons, ko es gribu pasvītrot, es nenolieku zelta mikrofonu, tas ir cits stāsts. Tur ir citi noteikumi, pilnīgi kaut kas cits, un forši, ka vismaz tāds ir bijis. No manas puses, man liekas, forši pasakos organizatoriem, kas ir šo rīkos, jo man liekas, ir ļoti viegli norakt un visiem pateikt to, cik slikti ir, un vienmēr pateikt visu to sliktāko, un ka nekas nav labi. Bet varbūt tam saredzēt tajā visā, kad ir kaut krūti, ka vismaz kāds kaut ko dara. Zin, parasti klasē ir, nekas mums viss slikti, tad viens cilvēks kaut ko cenšas darīt. Kaut ko. Bet arī viņam viss saka slikti. Man liekas, ka labi, ka vismaz kaut kas tāds ir, bet sakarā ar to, ka bija šis, ka šie paši mūzikas industrija baigi cepās. Par to visu. Es nezinu, mēs varam runāt. Jā, mierīgi, droši. Neviens jau neko tur nenoliek. Vienkārši tas ir fakts par to pašu, kā tas tiek rīkots, kāda tur ir taisnība beigās, kam tur ir balstiesības beigās, vai tas, kurš vispār... Vai tas ir kaut kāda viena cilvēka privātais PR pasākums beigās? Vai tas ir kaut kas tāds, vai tas ir vienam cilvēkam, kurš ir kuram baigi nav nekāds sakars ar muzonu, bet viņš nolēma, kam dot balvu vai nē, vai kaut kas tāds. Un par to tur, protams, mēs varētu ilgi runāt par šo cepienu un viņu paķidēm. Tas ir ļoti interesanti. Bet man visinčīgākais liekas tas, ka visi diezgan cikus gadus ņēma un visu laiku rēja. Cik slikti. Tajā pašā laikā viņi tik un tā paši pieteica, ar ko zelta mikrofons atšķirās no gammas, ka tu pats iesniedz savu dziesmu un vēl maksā piķi. Par to, ka tu iesniedz savu dziesmu. Tev neviens to nelika darīt, ja ir tik slikti vai ne. Un līdz ar to man tā kā pašai likās arī, es nevienu nenodiršu, bet vienkārši man tā sēdē, vienkārši interesē, kas būs tālāk. Skatījos un domāju, visi tie, kas man apkārt, ko es dzirdu, kas rej par to, cik slikti, cik tas, ka vajag vēl. Tagad beidzot būs tā alternatīva. Jā, bet cik gadu pagāja līdz tam? Kopš es jau pēdējie 4 gadi točno bija, kur jau runāju. Jā, un šos pagājušos gadus bija tā kā ar tām grāmatām visam. Jā, tām grāmatām. Bija punktiņš uz I. Labi, es tiešām saku, ka forši, kad vispār kaut kas tāds ir bijis līdz šim, bet tajā laikā, kad vai nu tad izvēlēs savējo pozīciju, vai nu tu norēji un nepiedalies, vai nu tu piedalies un stāv klusi. Es nezinu, jo tu nevari tā kā ar abām kājām divās upēs būt iekšā. Tas ļoti labs teiciens. Vai nu runā tagad, vai klusē mūžīgi? Kaut kas tāds, jā. Un tad man likās vienkārši slītnām tajos pacelt. Un tad man likās baigi interesanti. Vai nu tad tu, saki, un tad neiesniedz to savu dziesmu iekšā, bet tu pats redz kaut kādā, un tad es domāju, kad tas kaut kad mainīsies, es tā kā I hear you, es jūs dzirdu, bet tad dariet kaut ko, un tas vairākus gadus netika darīts, un tikai runāts par to, un tik un tā. Un tagad beigās ir iedots jums lūdzu, visi instrumenti, viss. Jā, un pastīsimies, kāds aizies. Jā, bet man liekas ļoti krūti, kad beidzot šis ir tas gads, kad tiek tad beidzot darīts visi, kas bija sametušies otrādi. Tagad reāli arī, tagad arī reāli kaut ko dara, un tas, ko es gribu teikt, ka man ļoti priecē, un mēs varam iedzert, un tad Mūsu 7. dzēriens ir akmeņu lauzas rožu gars, 37,5 grādi. Aromātiskais rožu džins ir destilēts ar rožu ziedlapām un garšaugiem. Tam piemīt austrumniecisks aromāts ar samtainu rožu garšu, sajaucot ar toniku no zila pārtoku rozā. Jānek. Šito jau sāk just, jā. Un es jau tā esmu aizrunājusies, kas neko nejūtu. Viss kārtībā. Un pie kā es paliku. Jā, ka tagad visi kastroļi viņiem pribambas ir iedoti. Un tad, es nepatika. Ņemiet, tad paši darat. Un ja visu laiku bija tāds, ņemiet, paši daram, nē, vai kaut ko. Tad tagad ir reāli, ka viņi ir veseli iniciatīvi visi un saņēmušies un reāli to dara. Un, man liekas, tā galvenā jau pat atšķirība ir, ka tas vārds jau pieder industrijai, nevis vārds pieder vienam cilvēkam. Atšķirībā. Un tas arī šogad parādīs. Tas saka to, ka šī gamma,
Man liekas, ir ļoti krūti, ka cipari jau nemelo, un tur jau nekāds, labi, tur gan jau būs arī žūrijas vērtējums, bet, Protams. Bet kad šie tad nav, kad 3 vai 4, cik tur vispār ir Miķi, kas cik vienu nomināciju vērtē? 5? Es nezinu, es negribu samalot. Pieņemsim, kaut kāda X cilvēciņa, bet ne visi arī tur ir saistīti ar muzeju, tur cits ir sportists, vai, es nemeloju. Kaut kā tā, tur nav, tur no visādām, kas no vienas puses saprot to, ka, lai pārstāvētu tautas interesi, un viss ir mūziķi, vai ne? Un tur to, kas tur ārpus industrijas patīk cilvēkiem, bet es nezinu, cik valīdas ir šīs kaut kāds tas vērtējums. Vēlreiz pasvītroju ļoti krūti, ka vismaz tāds ir. Jā, un tad man liekas krūti, ka Gamma tad beidzot ir, nostabilizējusies. Nekas tur nav nostabilizējusies, viņi tikko nāk. Jā, un mēs šeit varam pakličoties, baigi interesanti, kā tev... Es varu aizskriet pamest. Jā. Ak, Dievs, vienkārši tā ir visžostākā ieraksta epizodes, kas ir fucking bijusi, bļaļ, drausmīgi. Atvaino, ka es tur tik šausmīgi dīdījos, tā kā šitais mazā urīnpūšļa zēna šogad ir fucking īsti. Jā, dzeršanas spēle. Es saku, ka šitos tev jāatstāja, viss ir Nē, es to arī atstāšu. Nē, tāpēc varbūt tām nelaidīgi visā garumā, kā es tev pats sēžu kaut ko, bet Nē, nav tev arī austināt dzirdēs, ka es pat rokas nomazgāju pēc tam viss kārtībā. Es varu atskaitīties par katru savu reizi, bet jā, tā kā... Jā, bet droši vien kaut kur vajag pierakstīt, kad Jānis atklās, es jau ņirdzēju, Jānis šurā karstu un es vienkārši runāju, čurāju karstu, tāpēc man runā. Labi, tad Pilnjā, ok, 3 minūtes, Es varu nobeigt par to Gammu. Pabeidz, jā, un malcam tālāk. Lūk, un tad man liekas kritīgi kruti ir tas, ka viņi beidzot ir saņēmušies. Jā. Un tagad būs tas, par ko viņi vienmēr ir sapņojuši, un tagad neviens nevarēs neko riet. Protams, tagad jautājums, kurš mākslinieks iesniedz kurā ko. Gammā tu neko neiesniedz, jā. Tobiš, vai tu iesniedz Miķi vai tu krusto pirkstus un ceri, ka tu tiks kaut kā uzskaitīts tajā Gammā. Bet, zini, šis būs 1. gads, līdz ar to būs vienkārši interesanti paskatīties, kā tas viss iznāks ārā. Kā tālāk sadalīsies? Kā tas tālāk viss sadalīsies, kā es to pašā sākumā teicu, kurš tur kuru izbuksēs vai ne. Trešā vēl parādīsies kaut kāda balva. Jā, tur, kur ir latvieši, tur ir 8 partijas, uz 3 latviešiem 8 partijas. Jā, tā var būt. Gadījums, tieši tas pats. Jā, un arī tas prikols, ka tas ir tikko newborn baby. Jā. Un vienkārši, man liekas, mēs varēsim par viņu tā normāli parunāt, tur es atkal tu gribas traumu Viss nebūt. kārtībā iedzer un maucam tālāk, Tad, jo man vēl lietas, ko es gribu pajautāt, mums kamerā ir limits, tā kā es teicu, mums nebūs problēma sarunāties. Tu to arī teici, mums nebūs problēma. Mums uz visu dienu to vajadzēja. Bet jā, tobiši varēsim runāt par to, tad, kad iznāks viņš reāli ārā, tad, kad mēs viņu reāli redzēsim. Tieši tā. Jā. 8. dzēriens ir Branka Menta. Šo dzērienu aizsāk dziedātāja Marija Kallas, kur Fernet Branka sāk pievienot piparmētru sīrupu. Izgatavots no garšaugiem un garšvielām, bagātināts ar piparmētru ēteriskajām eļļām. Rezultāts dabīgs un kvalitatīvs. Rūkts liķieris, garši ir intensīvi, noturīgi un labi sabalansēts. Jūtams piparmētru svaigums. Vislabāk sadara ar itāļu picu, makaroniem, risoto un paeļu. Interesanta kombinācija ar suši. Var dzert tīrā veidā vai izmantot kā kokteļu vai bezalkoholisko dzērienu bāzi. Klausies, atkāpjoties bišķi no mūzikas tēmas. Latvijā šobrīd ir demogrāfijas krīze. Jauni cilvēki vairāk netaisa bēbīšus. Mēs esam, man liekas, tu esi bezbērniska, vai ne? Es arī esmu bezbērnisks, man tā liekas vismaz. Bezbērnisks. Kā tavuprāt, kādiem jābūt priekšnosacījumiem, lai Latvijā gribētu taisīt bērnus? Vai ne? Vai tu esi par to domājis vispār tuvākajā laikā? Vai tu redzi sev kā māti, jo tas ķip ir tik ļoti atbildīgi šobrīd? Patulīt. Zini, man liekas, kāds bija vēl vienas jautājums? Nē, es jau sāku tālāk. Priekšnosacījumiem, lai gribētu, mums ir rīktīgi demogrāfijas krīze. Un mēs abi esam bezbērniski, kaut arī es atceros, jā. Man liekas, ka pirmais, lai saprastu, kas tur būtu jādara, lai tur jaunieši gribētu tur papušināt savas ģimenes un tā tālāk. Man liekas, pirmais ir jāsaprot, kāpēc vispār
ir šāda situācija, vai ne? Kāpēc vispār tad nav to bērnu, kāpēc mēs ejam uz leju? Protams, neskaitot tur izbraukšanas un visu to pārējo, kas ir ļoti liela daļa, bet tieši par demogrāfiju, kā dzimstību, ir jāsaprot, kāpēc tad mēs vairs nedzemdējam. Tas kors, tas pirmavos kaut kāds jāsaprot. Un ja es tā padomāju, man liekas, es pati uz sevi attiecinu šo te jautājumu, un tad man ir tāda sajūta, šis būs tikai sajūta līmenis, man absolūti nav nekāda statistika vispār nekas, jā. Man nav nekādas statistikas vispār at all, bet, jā, man liekas, ka vienkārši mēs kā paudze esam baigi mainījušies, mūsu vērtības ir mainījušās, mūsu uzskati, kā mēs esam audzināti, ir ļoti mainījies, un, ja pirms laika ir bijis tā, ka tur ir nodalījums, vīrietis ir tas, kurš tur gādā un jada, un sieviete ir tā, kas paliek ar bērniem mājās, un ir tas, ka mums ir, jo mēs esam jaunāki, jo mums ir tā veselība, un mēs varam ražot lielas ģimenes, un jo lielāka ģimene, jo labāk, un to bišķi kaut kā uz šādām vērtībām vērsta, man liekas, tagad kaut kā ar to, ka pasaulē ir vispieejamākā kāda, jebkad ir vispār viņa bijusi. Un vienkārši viss ir aizsniedzams principā viena pirksta attālumā, vai ne? Un visa informācija, viss, ko tu gribi redzēt, viss, ko tu gribi dzirdēt. Tas ir kaut kā pilnīgi pamainījies uz to, man liekas, ka mūsu jauniešiem ir pilnīgi citas vērtības, citas ambīcijas, cita audzināšana bijusi, un mēs ejam uz karjeru. Es tā gribētu ticēt, man liekas, ka vienkārši tā kā mums vairāk nav tik aktuāli dzemdēt, veidot ģimenes, ka mēs esam vairāk ekscentrētāki uz iekšu, uz sevi centrēti. Nē, labi, vienalga, bet mēs esam sevi vērsti par sevi. Es gribu savu karjeru, es gribu to, es gribu to. Jā, mēs domājam par sevi vairāk. Jā, tas mēs domājam. Es vēl gribu sasniegt, es vēl gribu ceļot, es vēl gribu to, jo tāpēc, ka mums ir viss pieejams un mēs saskatāmies, un mēs visu kaut ko gribam. Un otrkārt mēs gribam, gan savas karjeras, mēs gribam pelnīt un pasvītrot. Es gribu būt gatavs tam, gatavs, jā. Vai mēs kādreiz būsim gatavi? Redz, tu ļoti īstais jautājums. Jo nekad neesam gatavs beigās. It kā jā, bet tajā pašā laikā ar sajūtu, zini, mēs te paši jau tur, nezinu, knapsavas bikas kaut katru savalkam kopā, kur vēl, vai ne, kādu, šo te atvasi savējo uzturēt, un jo gribās jau, ja tev viņš ir, tad gribās viņam piedāvāt to labāko, gribās dot viņam to dzīvi, sapņu dzīvi. Tā kā priekš. Jā, vai pat nosīt, varbūt, ja ne sapņu dzīvi, tad to bare minimumu, kas ir gūti, lai šis cilvēks varētu forši... Un tie standarti arī cēlušies visu šo gadu laikā. Un tad es arī pateikšu pēc tam tālāk, ka man liekas, ka arī vajadzētu kaut kādas, labi, tiksim uz tam, bet cilvēki, man liekas, ir aizmirsuši par to, ka tas jau nav par to, ka tavam bērnam ir iPhones, par to, ka tavam bērnam ir tur tas un tas, tur krūtākais šis un tā tālāk, bet saku, tas viss ir tik ļoti, ļoti samaisījies, tās mūsu kaut kādas vērtības, ka ir aizmirsts, ka īstenībā jau pavisam vienkārši var izdzīvot pavisam vienkārši, un galvenais ir uzmanība, galvenais ir ģimene, galvenais ir mīlestība un citas vērtības, nevis materiālās, bet mēs kaut kā esam materiāli ritīgi galvā. Ieciklējušies. Jā, ka mums vajag un tā tālāk. Tas ir pirmkārt kaut kāds tās lietas, tu gribi ieraut, labi ir. Ierojam, jā. Es tev gribu arī iedot dāvanu tos, ne? Un tad vēl parunāt. Jau tagad dāvanu vidū? Labi ir. Super, beidzot, džins. Tas man patīk. Tas man ir džēms. Varu? Jā, turpin. Lūk, un tad man liekas, ka šīs ir kaut kādas tās lietas, ka mums ir paudzes mainījušās, un mēs esam uz kaut kā citu tendēti. Mēs visu laiku jūtamies negatavi. Mēs esam, man liekas, vairāk ar visām šīm te pieejamām saturu, ka mēs esam, pazuda doma bišķiņ, ka mēs esam vairāk par to, kas... Tāds alkohols daļa, Man nav tik traki, bet labi. Bet, ka mums ir viss, ko mēs esam no apkārtienes savākušies, ka mums
jā, kaut kādā ziņā mēs bišķi aizmirstam par tām kaut kādām tām patiesajām vērtībām, un kas tad varētu būt tie priekšlikumi, ko tu man teici. Es nezinu, man liekas, ka pirmais ir iedot to drošību tiem jauniešiem, jo es vienkārši reiz atbildu uz sevi. Kāpēc es ne? Jo es varu īstenībā savēju pieredzi pateikt, esmu ļoti strikti audzināta, ka tas būs stulbi, varbūt tā teikt, bet ka bērni ir slikti. Man tāda sajūta. Jā, man ir bijusi... Tāpēc mums arī ir demografija. Nē, jo tāpēc, ka man vecāki, īpaši mans tēvs, ir ļoti gribējis, lai es esmu panākt to, lai šito, lai es to, un tā kā kaut kā to gājis, un tad man ir varbūt tā nelāga pieredze bijusi ar to, ka kādam ir šie te bērni, un kas tur tālāk notiek un tā tālāk. Un līdz ar to, zini, vecs vilki jau, tu to vilki jau izaudzinājis, un tagad jau ir tūlēt, viņš man tagad katru otro dienu zvanās un prasa, kad tev būs tie bērni, kamēr es vēl varu viņus paturēt rokās, es ļoti gribētu viņus paturēt, ka man tāds, sorry, tā kā man jau tagad, zini, tas jau tos mancits jau ir ielis kaut kā, ka man, un līdz ar to vēl, man liekas, ka jauniešiem bail no komitmenta. Kā latviski mēs iztulkosim pieķeršanās uz atbildība. Atbildības, jā, droši vien atbildības. Atbildība kaut kāda, jo mēs tik ļoti tā kā, viss mums ir ātri, 3 sekundes, ka mēs kaut kā, viss tā kā, pilnīgi, mēs nevaram ilgi būt vienā vietā, kādreiz varbūt viss bija lēnām, un tur varbūt vienmuļā, ko tad tagad viss ir šajā te vienkārši lido, un līdz ar to kaut kādas bailes, kad, piemēram, man personīgi, man būtu baila, izveidot ģimeni tieši šodien, šajā dienā. Es nesaku rītdien, ka tā nebūs. Ja? Bet par to, ka liekas, ka gribās vēl ceļot, gribās vēl to, atkal redzi, es un vēlreiz es. Un ka nav tās drošības. Katru būs ar naudām, katru būs ar to. No tā sajūta. Daudz tie nezināmie faktori. Jā, labi, nekad nebūs zinām, bet kas būtu mans kaut kāds, ko ja tu man tā pajautā, tas droši vien būtu kaut kāda drošības sajūta šiem te jaunajām ģimenēm, es neteikšu, ka jauniešiem, tas var būt jau kas vai ne, bet jaunajām ģimenēm, ka ir kaut kāda palīdzība. Es neteikšu, ka vajag tur pabalsts, citur, man liekas, 11 eiro, tagad bērnu nauda ir, vismaz man vēl aizvien, es nezinu, kāpēc, es nezinu, es varu teikt, bet normāli kaut kā, es nezinu, vai tas ir pabalsts, ko vajag dot, jo ja mēs tagad palielināsim un dosim piķi, tad var arī pieaugt tāda situācija, ka mēs tagad vienkārši kā fabrikā štancēm. Mums pat nevajag tos bērns, mums viņi neinteresē. Es arī zinu. Jā, bet mums vajag money, lai mēs varētu šito un vēl visu kaut ko vai nē. Es arī ļoti labi šādas ģimenes zinu, man viņas nav tālas. Diemžēl, jā. Un es nezinu, vai tas, bet varbūt varam padomāt, ka nevis dot zivi, bet iedot makšķeri. Un ko es ar to domāju? Es ar to domāju, ka nevis mēs piķi dodam, bet iedodam kaut kādas šīs te labklājības aktivitātes bērniem. Piemēram, pa brīvu pulciņu. Tur mākslas skola pa brīvu, peldēšana pa brīvu, mūzikas skola pa brīvu, sporta skola. Kaut kāds tādas lietas, kas tā kā man kā vecākam, kurus gribētu savus bērnus sūtīt, kas tā kā arī prasa piķi. Es nesaku, ka tas jau arī ir, piemēram, tās pusdienas tagad, vai ne? Bērniem skolā. Es vecīt, mums nāc bijis baigi ilgi skolā. Man liekas, tik tāds brīvpusdienas, un gan jau varbūt tām vēl kaut kāda ir, bet tā kā varbūt tad vēl iedot, ja ne piķi mēs zonam, bet tad tiešām, kad es gribu šo te ģimeni veidot, un zinu, ka man ir tā drošība, ka es varēšu savam bērnam piedāvāt, man nebūs tur pat tiem, 100 eiro, es nezinu, cik maksā mākslas skolas vai mūzikas skolas vai kas, bet mēnesī 500 eiro. Ka mēs vienkārši nodrošam šo iespēju, kad es tiešām šo bērnu mīlu, viņu gribu, un ka man ir forši, ka man ir papildus kaut kāds, vai tur busi kaut kādi bez maksas, vai tur, izglītība, hobiju, attīstības kaut kāda, tādas lietas, zini, kas nav naudā, ka tev burtiski iedodas piķi, kas tev varētu risināt kāri, vienkārši fakti. Kāri, man tā beig tas vārds risināt. Kāri ir izcils vārds. Es biju aizmirsis to vārdu. Paldies. Ir risināt, šo te, nevis risināt, bet tā kā fakturēt bērns. Es tev no mūsu sponsoru, tāpēc arī gribu pasniegt dāvanu saistībā ar demogrāfiju, lūdzu. Man tagad jāskatās. Nē, kā tu gribi? Labi, pēc tam. Yes, bērniem, yes. Un es tev gribēju arī pateikt milzīgi paldies. Viss jau mēs beidzam?
Mēs repojam šito apjā. Mums reku vēl viens šoteņš. Wow, nu labi. Man vēl bija tik daudz, ko runāt pie tavas Mums bačas nav, diemžēl. Mums nav bačas, diemžēl tā ir tā problēma. Šausmas. Nekad man vairāk neaicina. Mums nav atmiņas. Mums vajag taisīt, tas vienkārši nozīmē, ka mums vajag taisīt otro daļu. Neviens negribēs šo to vairāk dzirdēt. Visi gribēs otro daļu. Cheers. Milzīgs tev paldies, ka tu atnāci pie mums ciemos. Ekvadoru ir skatāms GO3. Briesmīgi stāstīņi skatām netā. Pielaiko profesija jau beidzās? Viņa jau beidzās. Jau beidzās. Tā tad arhīvos. Tas ir arhīvos. Jā, skatāmies, runājam, gan jau, ka vēl kaut kas būs. Viss kaut kas savos. Jā. Paldies, Es ceru, tev bija forša pieredze. Viņi vajag noteikti exactly tādu mazuma piegaršu, bet, zin kā, es vienmēr esmu uzskatījis, ka mazuma piegarša baigi labi. Atstāt tajā punktā, jā. Tieši tā, jo labāk, ka tev bišķiņ pietrūks, nekā ka pa daudz. Un tas ir vienmēr. Jā, zini, tas teiciens, kas pa daudz, tas pa skādi. Davai, čau. Pagaid, mēs parunājam vēl kaut ko. Tā, nu kas man jāsaka? Vienkārši griez. Izvēles, bet kas ir šis par ratu, ko es griezu? Tas par ratu, skaties, varbūt mēs tūlīt iedzersim vēl pa šotam, varbūt tu iedzers divas, varbūt tu paņems mājās pudeli kaut kādu. Vēl superīgāk, tu tā kā šobrīd kāpināji. Esmu tā kā alkoholismu Armands Simpsons. Saprot, šis tā kā bukāšanas super bingo. Nu, dai. Aiziet, bašajiem. 2, 1 un. Un paldies par piedalīšanos. 2 bet tev bija tāds later. nikns, tev bija tāds krampīgs grieziens. Jā. Pastāst, kā tā mēlī. Tā mēlī. Labi. Dēm, Nācija, tu esi pirmā, kas viņa ir tik agresīva. Tev kaut kā dusma bija iekšā, kaut kas bija sakrājies. Jā, kura šodien nebija pirmā, tā kā laika pārsniegšanas limitā pirmā, rataudzēšanas Nē, nu tu lauz visādas. Iepriekš, ka mēs nezinājām, ka to var salauzt, izrādās, ka mēs esam pārkāpuši pāri dažādām robežām, sarkanajām līnijām. Bija daudz dažādas sarkanās līnijas, kuras šodien tika pārkāptas. Paskatāmies, kur šī sarkanā līnija mums tūlītām pārkāpjas. Krivenčī dzer stiprāko šotu. Labi, nu paskatāmies, kurš tas ir. Tu jau gan jau labāk zini, vai ne? Jā, tas būs šitais. Labi, es to izdarīšu. Ko tu mūdi? Kāds šitais? Pasties, viņam ir tikai 28 eiro. Pasties, šim 37. Ko tu stāsti? Jā, tiešām. 37 atvainojos. Viņš pats gribēja tikko nošmuļīt. Nošmuļīt, laikam tā jāsaka. Tas arī vien būs stiprākais. Un viņam iekš. Šito te? Jā. Gribēja jau kundziņ. Mums ir atvērts pareizi. Tātad, mīļie skatītāji, šobrīd trešā pieredze raidījuma dzīvē, kad Jančuks ir sačkarējies un gan novietojas otrādāk pudeles visām. Novietojas otrādāk pudeles. Tam, zin kā, viss šitais ieraksts, viņš bija nolādēts jau no sākuma. Tā kā viņš bija nolādēts jau no sākuma. Bet tajā pašā laikā, viņš nebija nolādēts, bet viņš bija īpašs. Viņš bija īpašs un esmu super pateicīgs. Skaties, katra reize ir citādāk. Katrai reizē ir kaut kāds savs mazais pigors. Tā ir to man ieraus, vai ne? Nu, protams. Vai ne? Kāpēc jums vairs nav tas pūšamais? Viņu saplēs kāds. Reāli, skaties, iedomājies, skaties, tas alkometrs, ko tas alkometrs 4 gados bija piedzīvojis. Viņš bija piedzīvojis džili. Saproti, viņš bija piedzīvojis džili 2 reizes pēc kārtas 4 promils iepūšos. Tu nevar uztaisīt tādu kļūdu 2 reizes no vietas. Tā nav kļūda. Saproti, tā kā tas alkometrs viņu aizved kalibrēt, viņš saka, nē, lūdzu, slēdziet mani ārā. Tā kā es negribu atgriezties vairāk. Es zinu, es ļoti zinu, kāds ir, ka gribās izslēgties un neatgriezties vairāk. Jā, un tas alkometrs, viņš diemžēl mūs pamets. Bet šī ir īpašā Ziemassvētku epizode. Jā. Šī ir īpašība Ziemassvētku. Šī ir īpašības Ziemassvētku epizode. Es esmu slapjais bandīts. Slapjais bandīts. Eglīte. Un esmu goblins. Sadagušais. Slapjais goblins. Pāraugušais elfs. Pāraugušais elfs. Tas, kas es biju. Priekā Nācija, priecīgs Ziemassvētkus. Lai miers mājās un gaišs prāts, vai kā tur bija. Christmas. Toys in every star.
Still back. Like the sea is the holy thou will be on your own front door. Pom, pom, pom. Bum. Jā, bet ja tu gribi to uz mājām paņemt vienu puķu pilnīgi mierīgi, jā. Izvēlies, lūdzu, kur tā tev dāvinā? Man ir dzimšanas diena. Rītdien. Gaušā, ev īsā, tev būs dzimpuks. It's a birthday. Tusē, it kā tev būtu dzimpuks. We're gonna party like it's your birthday. Dzimpuks. We're gonna sip gin. Mēs dzersim kailī, kā tev būtu dzimpuks. Jā, Dēnes. Tev bija daudz puķis. Pirmkārt, jā, man tūlītām es ceru, ka būs vēl puķis. Tev ir tik daudz vāzes vispār? Nē, es viņas glāzīties lieku. Bet man puķis vispār šausmīgi kaut kas ļoti mīļš un tūs un dabas. Tev patīk vairāk tā kā pļavas puķis vai ķipā tās kas tur? ir tu man zāles stiebriņu atnesīs, es būšu laimīgākais cilvēks pasaulē. Jā, un paņem butulīt mājās, ko cienās viesus. Ko cienās viesus? Nu, paņem butulīt. Jā, nu es paņemšu. Tagad jau jāņem ir. Nu, padomā. Mēs varam šo likt, vai nav, bet padomā. Es to sitringaņo džinu. Paņem tad arī šitās lielopu jerkīšus uzkodā. Noteikti būs labi. Nē, bet nopienši te baigi labi, ja paņem lielopu jerkīšus uzkodā. Jā, nu man bišķi traumi no... Varbūt mājās Nē, man ir noderēs. svarīgākais šobrīd eglet. Es dabūšu baigi pa galvu, ja mēs to egli Bet tas jau man iznesīsim. neinteresē, man jau Nu, galvenais. jā. Es vēdru, kas ar tev pēc tam te notiks mīļies tālāk. Tas vairs nav manais. Egli davai neaiztiekam. Uz kām striku pamēģinām vienreiz. Nē, davai, es zinu, es šitā esmu iepasies, davai egli neaiztiekam. Egli neaiztiekam. Ja mēs tam kokam prasīja, cik daudz gadus izaugt, lai viņu atvestu Bet spiritiem un Nanciju viņu mājās aizvilktais Nu, škvarks. kur viņš ir Tā nav turēts, pienācīga dzīve šādam skujkokam. Nē, es absolūti nedomāju. Tā es domāju, ka viņam pie manis būtu labāks apstākļus. Man būs dzimšanas diena, dzimpandiena, kā nekā. Dzimpuks. Dzimpuks man būs. Ev īsā, tev ir dzimpuks. O, jā. Nu jau nopietni šādi Īsā, nu jā, šautī īsā. Ev īsā, tev ir dzimpuks, tusē, it kā tev būtu dzimpuks. Nopietni? Labrīt, jā. Brīta Eiropa šausmas, es to nekad nezināju. Jā. Nē, nu es jau tikai dzirdu. Šautī. It's your birthday. Īsā. We're gonna party like it's your birthday. We're Ew, gonna kompaktā. party like it's your birthday. Jā. Kompaktā. Bet jau novien tā paņem. meitenīte. Nu. Nē, tas ir vēl sliktāk ar visu Didija, bļaļ, skandālu, visu šito, tas ir vēl sliktāk. Man liekas, ka šim tā Ev mazā meitenīte, nē, tas ir vēl sliktāk. Tas ir vēl sliktāk. Ar visu Didiju hujāt, visu šito. Jā, tagad iekikoja vai ne? Nē, Jā. man jau iekikoja pirms gan. Anžīts sadzēries, sameties katru dienu dzīves svinoši. Vēl viena jauna lieta. Alter ego tas Mums nekad nav bijis tik labs afterbazars. Tā kā after pasiģelka. Parasti Nauris iefilmē vienkārši laimes ratu, vai ne? Viņš tur iefilmē kāds mīžu tolotē, apvēmjās, vai ne? Vai whatever. Pagai, wait, jums ir kāds apvēmies? Vairākas Nesaki reizes. ko, bet vai ir vispār? Vairākas reizes, jā, Ej, vairākas nu, ej, reizes johai, ir bijuši Dieva tādi pigori. Un tieši tāpēc te ir atkal kaut kas jauns. Pagājušo reizi, man liekas, arī tieši ap satīnu pagājušajā gada Ziemassvētkos bija tā ilgā aizsēdēšanās, kur es jau sen noņēmu miķīti, viņi šeit visi palika pie galda. Tad tu tagad pārspēji pa to reizi. Ej. Un es vēl pārspēju to, ka... Go 3 dāmas un kungs. Nē, mīļā, šis bija tikai alter ego, nu, tā kā... Mēs jau te jokojamies. Jā, mēs jau te aksmes arām. Tu tiešām nebija man Anģīt redzējis, un man sāks, tiešām nebiju. Pagaid, šis ir tik labs. Johai, dierāriņ, klausies. Šis ir tikai points, vispār, man liekas, es nirdzīgākā lieta, ko es šogad pateikšu. Es atbraucu uz Kuldīgu pie savajās Enduru. Mums bija pasākums ar maniem draugiem. Pie Senča. Jā, uz Kuldīgu. Man senārs dzīvo Kuldīgā. Senārs, tā jūs Kuldīgā runājat. Ja? Nu, nē, es tētim saku tētis, bet... Senārs. Nē, man patīk tas labs vārds. Nē, tāpēc, ka man ir Finārs, Skonārs, un jau...
Jā, vienkārši antišitāta. Bet, es nezinu, Sarkanās es vienkārši... līnijas tiek pārkāptas ļoti daudz Jā, šodien. tas galvas sarkanā līnija arī ir, ja kas baizevēja. Bet Tobišs atbrauc kuldīgi. Un bija svinības, dzīves kuldīgā, #dzērs kuldīgā, piemēram, ja. Vents rumba, hashtag. Hashtag Vents rumba, kuldīgs pils un vispārējais un tā tālāk. Un tagad kaut kādi no svētki ir notikuši, bet īstenībā nevar būt tā bija cita reize kuldīgās, tagad tā padomāju. Nu, jā, Redz, un šitā mēs arī aizsēžamies. Jā, bet skaties, katrā gadījumā bija pasākums, kurās aizbrauc, un pēc tam, es tagad ir runa par Andžīti. Ļoti labi, ko mans tētis paņēma ļoti pie sirds, viņš bija ļoti, ļoti, ļoti bēdīgs. Tātad viņš manu izdzīvi ir audzinājis kārtīgi cilvēku un un tagad jau mēs katrs esam savā dzīvē un jāda. Un tagad es aizbraucu savu kuldīgi. Un tagad ir svētki bijuši, un tagad ir jau rītausma, esam atnākusi, un tā kā, viss ir smieklīgā noskaņojumā, viss beig ņirdzīgi, viņš agri ceļās, patiesībā viņš neguļīt nemaz, viņš vienkārši vēl aizvien bija nomodā, tāpat kā es abils no abils tālnīgi. Bumbieris no bumbierenes tālu nekrīt. Tas būtu labāk. Zirgā bols no zirga tālu nekrīt. Par šo es vēl varu padomāt, droši vien šonakt gulēšu baigi un domāšu par to. Bet, jā, es tagad atnāk mājās, un es viņam saku, pastāst manējo alter ego. Mums ir saruna ir, un kaut kā pēkšņi tas novirzījās tas tam, kad es viņam saku Andžīt rādīt. Un Andžīts ir tas alter ego, kurš ir ļoti, ļoti sameties, piedzēries kaut kāds džekiņš, kurš prasa vēl visu laiku papi. Jā, Laid Andžīt ārā. Andžīts ir vienkārši man iekšā, ja. Un es viņam sāku šo te demonstrēt. Tā ir viena no tavām personībām. Alter ego, jā, un es tā kā Andžīt, un es tā kā gar visiem tā kā stūriem šitā krīt un citos, un līdz manam sensim palika nērti. Un viņš vienkārši sāka lamāt. Viņš vairs to bija joks līdz gan jau ir iemesls. Viņš ir tavs tēvs, iedomājies. Viņam ir briesmīgi redzēt, un tad pēc tam es vienkārši nostājos, man tāds, kas tev ir tur, zini, kas spēlēju. Tagad viņam tāds, jā, bet es šito negribu redzēt. Skaties, viņam ir tā attieksme, ķipā, viņš bija tik dusmīgs, es nezinu, teiksim, ja es būtu sens, teiksim, un es salīdzinātu, agrāk bija tāds klubs Just, jā. Un tur bija vienlaicīgi notika hotdogu ātrēšanas sacensības un slapjo tēkrāklu konkursu. Tāda es vēl nepiedzīvoju. Iedomājies, tā kā tu esi ķipa kā tēvs, tu redz, tava meiča ir gan slapjo tēkrāklu konkursā, gan hotdogu ātrēšanas sacensībās vienlaicīgi. Jā. Tas ir reāli, tas, ko es domāju, tā kā ir viens no senāriem, ir sāpīgi redzēt. Ir sāpīgi redzēt kaut kādus atkailinošos, varbūt, momentus. Tu pat nebija Justā, tā kā nekas tāds pat nenotika. Nebija ne hotdog, ne fucking slapjie konkursi. Man liekas, ka arī neviens senārs negrib arī redzēt savēju, tīpaši, ja tā ir meita, redzēt Andžīša formātā, vai ne? Un tas bija tas moments, ka viņš, es tev nepateicu, kā šis viss beidzās. Viņš sāka savu sirdi ķert. Viņš sāka sirdi ķert. Viņš sāka, man jau paliek slikti šito redzēt. Esmu skaidra. Viss ir baigi labi. Es vienkārši spēlēju Andžīti un krītu. Jā, bet ieskaidro to, kāds vārds tavam senāram? Vārds senāram. Nē, ja vārds ir Antons. Antons. Jā. Iedomājies, tu pamēģini šito tajā brīdī ieskaidrot Antonam. Jā, lūk, un viņš vienkārši skatās, viņam vairs nav tas, ka viņi spēlē, viņam vairs nav tas, ka viņi vienkārši tā kā jokojās. Un, zin kā, viss šis izbeidzās, viņš vienkārši saķēra savu sirdi. Sarvot, viņš var tuškā iedot vēl pizdi pilnīgi visiem čaļiem, kas tev būtu apkārt. Ja tev būtu kaut kādi čaļi, tur būtu bijuši blakus. Viņš ir jaudīgs un sens cilvēks, un es viņu nenormāli un cieņu par to. Jā. Nezinu, kā to nosaukt. Bet, anyways, ar ko tas izbeidzās? Tas viss beidzās ar to, ka viņš atķēra sirdi, viņam palika slikti Jāni. Jā. Es viņam tik daudz, tik traki spēlēju Andžīti. Viņam palika slikti. Viņš teica, ka viņš tūlīt nomira. Viņš aizgāja šitā te uz istabu.
Un tas bija briesmīgi. Es kā joku. Es vēl kā joku domādam, ir svētki bijuši, ir 6 no rīta, mēs esam visi, mēs smagi tagad virtuvē, kaut ko tur cepam, kaut kāds brokas taisam un sāk spēlēt Anģiju. Izklausās pēc kaut kāda krekausa 6 no rīta virtuvē, kaut ko cepam. Ko jūs cepat? Kreku? Ko tieši jūs tur cepat tajā brīdī virtuvē? Kaut kādas fucking kreka kotlets, visu cep, vai ne? Un Antonam tēvam nabaga jānoskatās to, ka mīļā meitiņa Peciņa ar šitādiem te fucking lumpeņiem, lamzakiem Ar ko? sapinusies. Es biju viena pati virtuvē. Atradīs, zin kā, ir problēma, atradīs seju atradīs, ja ir problēma, seju atradīs. Viņš ir barakuda savā zemē, līdz ar to viņš tiešām Barakuda? Barakuda savā zemē, līdz ar to viņš tiešām atradīs to, ko vajag atrast. Bet, jā, nu, tas stāsts vienkārši fenomenāli ņirdzīgs. Esmu viņa pusē.